Labrīt! Esiet sveicināti no Cēsīm šajā tiešām saulainajā, fantastiskajā piekdienas rītā. Lieliska pilsēta un lieliska vieta, starp citu, ir Cēsīs, ja jūs to vēl nezinājāt. Un šo vietu sauc Šūna, un tā ir šeit tapusi sadarbībā ar Klīneru un Cēsu pašvaldību. Un es no sirds jums iesaku, dodoties uz Cēsīm, braukt un apskatīt arī šo vietu, vai arī braukt dēļ šīs vietas uz Cēsīm. Ienākt šeit, jo tā ir atvērta arī publiski, un jūs šeit varat tiešām piedzīvot un pieredzēt brīnumu lietas un novērtēt to, ka tiešām cilvēki runā par to, kas ir svarīgi mūsu apkārtējai videi. Un šodien arī mēs šeit tiekamies, lai runātu par atkritumu šķirošanu un par atkritumiem, kas, protams, ir mūsu visu ikdienu, jo kā tad bez tā neprotu vai negribu. Atkritumu šķirošanas sociālajie aspekti, tāds ir šīs dienas diskusijas nosaukums, un starp citu šīs diskusijas, jeb brokastis arī šeit notiek katru piekdienu, tā kā jūs noteikti varat sekot līdz dažādiem tematiem, kas ir aktuāli mūsu apkārtējai videi, un šeit mēs esam, lai domātu par to, kā tad mūsu vidi darīt labāk, un kā mēs katrs varam patiesību sekot būt daļa no tās. Mans vārds ir Kristīna Garklā, un es arī būšu šīs dienas diskusijas moderators, un man ir liels prieks arī, starp citu, lūgt iesaistīties arī jūs šajā diskusijā, un jums ir iespēja atvērt tātad slaido, un tajā ierakstīt, tūlīt es arī atradīšu, kur te man te pazudis lapiņās, kas jums tieši jāieraksta, man meitenes varētu pateikt. Mēs varētu parādīt, vai ne, kas mums ir jāieraksta, lai cilvēki varētu arī atbildēt uz jautājumiem. Tātad vides apziņa, tas ir tas hashtags, kas jums ir jāieraksta slaido, un tad jūs arī varēsiet piedalīties šīs dienas diskusijā. Un tie svarīgie jautājumi, uz kuriem arī jūs varētu atbildēt, ir, kā tad jūs vērtējat savu atkritumu šķirošanu, un tās atbilžu versijas ir: tātad šķiroju visus iespējamos atkritumu veidus, šķiroju dažus atkritumu veidus vai nešķiroju vispār. Tās ir tās atbildes iespējas. Tā kā aicināšu jūs noteikti būt aktīviem un piedalīties un klausīties arī tajā, ko stāsta šīs dienas eksperti. Jo tas šīs dienas jautājums ir tāds, ka jūs iespējams bieži vien arī ejot uz mēžu vai dodoties kaut kur atpūtā pie dabas, jo mēs visi jau kādreiz mēdzam doties pie dabas, iespējams esat pamanījuši, ka skaistā meža ielūkā pēkšņi atrodas, piemēram, leduskapis vai izmestas riepas, un tas lielais jautājums ir, kāpēc tās tur ir? Kāpēc kādam šķiet, ka mežs vai apkārtējā vide ir tā labākā vieta, kur tad tikt galā ar saviem atkritumiem? Un tad mēs runāsim par to, vai šeit ir kaut kāda sabiedrības liekulība, ka vārdos mēs sakām, ka mēs esam gatavi šķirot un ka mēs zinām, kur ir atkritumi jāizmet, bet īstenībā beigās ir daļa sabiedrības, kas tomēr kaut kā citādāk reaģēja uz it kā šķietami loģiskām iecerēm un loģiskiem risinājumiem. Un es ar lielu prieku gribu pieteikt arī šīs dienas mūsu diskusijas dalībnieces. Jā, mums šajā rītā šeit ir ekspertes, sievietes, un kā mēs jau te runājām, ka izrādās, ka arī sievietes Latvijā ir tās, kurām tad vairāk tā atkrituma lieta interesē, un viņas arī vairāk par to tur rūpi. Un tātad šodien šeit ir Klīneru sadzīves atkrituma apsaimniekošanas departamenta vadītāja Liene Rumpane. Sveiki. Tāpat šeit arī ir Eiropas klimata pakta vēstnese Latvijā Irina Baklanova. Labrīt. Labrīt. Bez atkritumu kopienas vadītāja un aktivitāšu koordinātoru Cēsu novada pašvaldībā Lāsma Ozola. Labrīt. Lāsma, ja, un zaļā josta vides izglītības eksperte Elīna Sprūde Nesenberga. Labrīt. Labrīt. Es gribētu sākt ar tādu jautājumu par jums pašām. Kā jums iet ar atkritumu šķirošanu pašām? Kā jūs ar to tiekat galā? Cik jūsu dzīvē tas ir izaicinoši vai sarežģīti? Vai kā jums klājas? Sāksim. Jā, es šķiroju, protams, visu. Man ir tāda priekšrocība, ka es varu pat kompostorījumā dzīvojot daudz dzīvokļu mājā. Daudz dzīvokļu mājā, jā. To es arī citīgi izmantoju, bet, protams, es ģimenē neesmu viena, arī citi šķiro, un tur tas darbs un reizēm noslinkošana iemest pareizajā urniņā ir spēkā, un tā ikdienā ir katru dienu jāpiedomā par to, lai viss pareizi tiktu izmest, un arī, lai mazāk tiktu radīti tie jaunie atkritumi. Jā, tās ir tās divas komponentes, vai ne? Kā un lai mazāk vispār tiktu radīti, jā. Liena, kā ar jums? Mans profesionālais darbs saistīts ar atkritumiem, un viņš... Būtu negods, ne? Būtu negods nešķirot, un es ne tikai šķiroju, bet arī mācu citus šķirot. Līdz ar to tas
ir ikdienas paradums, kas visdrīzākais ir veidojis īstenībā atnākot strādāt uz klīneru. Nu, tad droši vien, ka kāds atnāk pie jums mājās, tad arī vienmēr paskatās, kā tur tas mājās notiek. Ja tur tās dubulta acis ar tādu tā kā lupu nepievērš uzmanību. Ne tikai mājās, arī birojā. Arī tur, jā? Kolēģi izvērās izmest bioloģiju, tur nevajadzētu to darīt. Manā klātbūtnē līdz ar to. Jā, mēs arī birojā mācam darbiniekus, kā šķirot un kad ir jāšķiro. Ne tikai, mēs sākam ar darbu un nesam uz mājām šīs savu zināšanas. Tas kā policists, principā, vai ne kaut kādā mērā, vai ne? Jā. Nu, kā Lāsma ar tevi ir? Kā tev klājas ar to? Man arī, man liekas, ka atkrituma šķirošana ir tā kā elpot. Man ir bijis līdzīgi kā diskusijas, ka tu saki, ir vismaz kāds 6 vai 7 konteineri, kuros tu šķiro, un tu saki, bet jums tas šeit tā ir, vai ne? Jā, un tad viss tā kā... Un man ir tieši tāpatās, man kolēģi ir ierīkojuši bioloģisku atkritumu tvērtnes tikai tāpēc, ka viņi redz, ka es to banānu nesu uz mājām un lieku somā, nevis metu tādī sadzīves atkritumos, jo ir, man liekas, ļoti nepareizi un nepieņēmami salikt pārtikas atkritumus ar visu pārējo, jo es zinu, ka tad, kad tas ir viss kopā, tad jau pēc tam atšķirot kaut ko ir ļoti grūti. Tad tu varētu sacīt, ka tev jau tas notiek tā organiski, principā tāda prātā, ka tu pat nepieļauj kaut kādas, ka tu jau to visu dari organiski, tu tev liekas, ka tā ir. Man vienmēr galvā ir tā viena bilde, es redzu to atkritumu poligonu. Jā. To lielo kaudzi, un es saprotu, ka tā kaudze rodās no tā, ka mēs arī, pirmkārt, mēs patērējam pa daudz, un otrkārt mēs nešķirojam. Un tā bilde vienmēr tur ir. Jā. Vienalga, vai es eju kaut ko izvēlos nopirkt, vai es, tad, kad es metu ārā, tad es to redzu to bildi. Tu nevari atredzēt, vai ne, principā, vai ne? Jā, kā ar jums ir? Mēs, laikam, arī esam ceļā uz tādu pilnīgu šķirošanu, bet dzīvojam daudz dzīvokļu mājā, un līdz ar to arī tāds 6-galīgi mums nav vērtnes, bet tas, ko mēs darām, mēs veidojam arī pagalmā šo iniciatīvu tālāk, kad tie bērni arī pašķiro, ja viņi ārā kaut ko lieto, tad viņi arī pašķiro tos āras atkritumus, vai arī tas, kas šobrīd ir varbūt aktuāli arī, ka viņi sakārto to savu vidi, viņi redz, kad ir tā vidē atkritumi, ka viņi arī sakārto. Tad, principā, arī iedvesmojat un mudinat citus to darīt, un bērni kā viņi atsaucās uz šīm iniciatīvām, vai tas ir tāds ilgtermiņa stāsts, ka katru dienu ir jāatgādina, un kā ir to atsaucību? Tas ir jābūt blakus klātesošam bērnam, un papildu tam minētajam klimata paktu vēstures. Man ir arī biedrība, Manitava Darītava, kas ir tieši bērnu apkaimes biedrība. Līdz ar to arī tās visas iniciatīvas iet caur mazajiem un caur apziņas veidošanu jau sākuma skolas vecumā. Burvīgi arī, ka mums ir tie dažādie stāsti arī par to, ka dzīvojot dzīvoklī var, piemēram, arī nodarboties ar atkritumu. Daudz dzīvokļu mājā atkritumu šķirošanu, un šeit tas ir tas svarīgais aspekts, jo man, piemēram, vienmēr šeit, es dzīvoju tādā privātu mājā, man tas ir, man liekas, krietni vieglāk, jo var izveidot kompostu, kas man arī ir, vai ne, un arī skaidrs, kur var aizvest stiklu, ko var darīt ar papīru un tā tālāk. Tas ir tā kā šķiet krietni vieglāk, bet šodien mēs noteikti pievērsīsimies par tiem aspektiem, kas varbūt cilvēkiem šķiet ir tie apgrūtinošie aspekti, arī šķirojot atkritumus. Kā mēs kopumā šobrīd vispār varētu vērtēt iedzīvotāju izpratni par atkritumu šķirošanu? Jo šeit mums aptuveni ir skaidra tā bilde, vai ne? Bet mēs noteikti esam kaut kāda sabiedrības daļa. Bet kā mēs varam to visu kopumu vērtēt? Kurš ir gatavs atbildēt? Jā. Droši vien, ka tuvāk esmu atkritumu radītājiem, kas ir iedzīvotāji. Pēc tāda pašnovērtējuma iedzīvotāji savu vērtē augstāk nekā viņi patiesībā šķiro. Varbūt tās, ka ir virkne lietu, kas nav īsti līdz galam skaidrs. Katrā gadījumā par šiem 10 gadiem, kopš strādāju nozarē, šī atkritumu kvalitāte, kas tiek sašķirota un jauda, ar kādām iedzīvotāji šķiro, palielinās un uzlabojās. Tā ir labā ziņā visā šajā. Bet tas, ko mēs redzam ikdienā, jo vairāk parādās dažādi tipi atkritumi, jo vairāk ir jautājumi, ko tad viņiem beigās var darīt. Un tad katrs improvizē, kā nu viņš prot. Labākajā gadījumā viņš nonāk konteinerā, sliktākajā gadījumā tas nonāk vidē. Un tās zināšanas vai prasmes visdrīzākais saistītas ar informētību. Vai informācija nonāk vai nenonāk. Un tas, ko mēs tā ikdienā redzam, ka tie, kas dzīvo privātā sektorā, privātās mājās un šķiro, viņi to dara labāk nekā to dara daudz dzīvokļu mājās. Atbilde ir ļoti vienkārša. Privāta mājā tu pats meklē informāciju, kā samazināt savu šo te atkritumu apjomu, kā samazināt savus rēķinus un redzi savā maciņā vairāk to izdevumu masu.
Daudzdzīvokļu mājā dzīvojot, pirmkārt, tev nav pie kā aiziet, jūs esat viena liela kopība, izmantojat vienu lielu konteineru, un to tiešo rēķinu jūs neredzat. Jūs redzat tikai to, ko jums sadala nama apsaimniekotājs. Līdz ar to varbūt tā sajūta ir pilnīgi savādāk, ka tu neesi īsti saimnieks par to konteineru, kas tev pagalmā atrodas. Bet kopumā tās prasmes uzlabojas ar katru gadu. Un apņēmība arī, ja? Gan prasmes, gan apņēmība, tas, ko mēs redzam pēdējos gados, ja iepriekš iedzīvotāji šķiroja tikai tāpēc, ka viņiem mājās ir pagalmā konteiners, tad šobrīd viņi to dara apzināti. Vai nu tas ir ekonomijas jautājums, vai tas ir jautājums par vidi un nākotnes iespējām bērniem, lai šī vidi tik saglabāta. Līdz ar to, tad ar katru gadu šī šķirošana notiek apzinātāk. Un, ja mēs runājam par apzinātāk, tas nozīmē, ka mēs vairāk domājam, ko mēs izmetam. Kā jūs sacīt, kā jūs vērtējat to situāciju, kāda tā ir šobrīd? Es varētu papildināt par to informētību, ka ja, piemēram, tu nepareizi sašķiro konteineru privātu mājā, tad tu to redzi uzreiz rēķinā. Un es savukārt, kā dzīvokļa īpašnieks, arī mudinu mūsu pārvaldnieku atspoguļot, piemēram, ja viņi sapulcē parunā par to, ka mēs nepareizi šķirojam, bet kad parāda rēķinā to finansiālo pusi, kas tiek sadalīta nepareizi šķirojot atkritumus. Bet gatavoties arī šai diskusijai, es apjautājos kaimiņiem, kā viņi to redz, un viņi īstenībā saka, jā, informācijas ir daudz, bet tad, kad tev ir vajadzīgs kaut kas konkrēts, tad tu viņu nevari atrast. Respektīvi, ka viņas ir pārāk daudz varbūt, bet dažkārt viņi nav arī sasniedzami līdz ar to arī, un ka mainās arī tie nosacījumi varbūt par izglītotību. Un tas, kas man liekas, ir ļoti svarīgi, tā ir tā sadarbības starp sektoriem, un ka tas pārvaldnieks, viņš arī ir interesēts varbūt dalīties ar jaunāko informāciju, nevis tikai pielikt pie ziņojuma dēļ to kaudzīt ar papīra, bet jā, kaut kāds lietiņas varbūt praktiski. Es aizdomājos, klausoties, ko jūs sakāt par to, ka citreiz ir tāda sajūta, ka mēs jau dzīvojam tādā virsrakstu laikmetā, vai ne, kur cilvēki vienkārši, kur patīk izlasīt virsrakstu, bet nevienmēr iedziļināties, vai ne, tajā saturā, tad varbūt arī tā informācija, kad slinkums vienkārši iedziļināties citreiz, vai ne, kā tur pareizāk darīt, bet, jā, runājot par tā māju, es arī tikko man tieši draudzene stāstīja, ka savukārt viņu mājā Rīgas centrā ir tāda situācija, ka tur ir tie šķirošanas konteineri, un ja kāds trāpa nepareizajā konteinerā, tad ir ziņa kopējā WhatsApp čatā. Tā kā tur ir pat tas tā kā tu negribi būt to kaunu, ja, ka pieminēts ir kopējā čatā. Kā cēsīs iet? Kāda tev sajūta, Lāsma, par cēsīm? Jā, es gribu tieši piebilst par informētību. Tas nav tikai par to, cik informēti mēs esam, jo būsim godīgi. Ja tas mūsu konteksts ir tāds, pirms 30 gadiem mēs norakām atkritumus. Laukos vispār nebija miskastes, mēs esam pieraduši kaut ko nodedzināt un kaut ko norakt. Mēs tagad jau esam salīdzinoši no tā tikuši ārā, un aptaujas vēl projām rāda, ka mēs ļoti daudz lietas, ko daram, arī rīdzinieki savas lietas vienkārši noglabā laukos, bēniņos, šķūnīšos, un tad mēs taisam lielos Jāņu ugunskurus, apmēram. Tā kā mums ir daudz, kur iet uz priekšu, un tad ir nākusi klāt šī šķirošanas iespēja. Mēs informācija ir viens, bet otrs ir cilvēks nav pilnībā racionāla būtne. Un tad mēs nonāksim pie uzvedības ekonomikas, mums ir vajadzīgi dažādi pamudinājumi. Un ja mums privātmājā, arī es dzīvoju privātmājā, es varu salikt savus mazos konteinerīšus viens uz otru, un man ir vieta, ko es darītu, ja man būtu neliela virtuvīte. Tad jau tas būtu atgrūdinājums, vai ne? 7 tvertnītes, un tad vēl ir mūsu bioloģiski noārdāmi atkritumi, kur nepārāk labi smaržo. Es viņus izlieku ārpusē uz palodes. Bet vai man būtu iekšpusē? Un, protams, ka tās ir tādas neērtības, un tad mums vajag tos pamudinājumus. Vai mums kāds sabārs WhatsAppā, vai mums kāds pateiks paldies, vai mums būs mazāks rēķins, vai mums būs lielāks rēķins. Un tas ir tas, kas mums arī pašvaldībā ir jāapgūst. Kas ir tie pamudinājumi, kas vislabāk strādā, jo mēs nevaram iedzīvotājus uzskatīt kā vienu lielu masu. Jūs negribat vai jūs nevarat, bet mums ir jāsadala pa segmentiem, jāpasaka, ok, šitiem vajag vairāk informāciju, šitam vajag tādu pamudinājumu, tam vajag varbūt pātaku parādīt, vai kādam ir burkāns.
Un tas ir tas, man liekas, ko mēs visi mācāmies, gan atkritumu apsaimniekotāji, gan pašvaldības. Mums vajag tādu ilgtermiņu redzējumu, kā mēs to darām. Ar vienu sociālo kampaņu tas viss noteikti nebūs labi, bet mēs varam pa soļiem iet uz priekšu. Un tad ir jautājums, vai mums ir dati, vai mums ir vispār dati, no kā mēs mēram, un tad mēs skatāmies, ok, uzlabojam. Tas, ko mēs, piemēram, izdarījām pagājušajā gadā pilsētsvētkos, lielajos pilsētsvētkos, kas ir viena no lielākajiem svēkiem pašvaldībā, mēs uzlikām šo bioloģiski noārdāmos konteinerus. Un mūsu stereotips bija arī, taču neviens nešķirošs pilsētsvētkos, ko cilvēki ir atnākuši, un mēs taisījām auditu. Un šķiroja diezgan labi, protams, tur bija piesārņojums. Bet te atkal tas perfektais latvietis, mums vajadzētu bišķiņu viņu palikt malā, lai tas pirmais piesārņojums ir, strādājam tālāk. Ja? Bet mūsu kļūda bija, vakaram sākoties, mēs tos konteinerus nenovācām. Un tad, kad bija tumsiņa, un tad, kad jau tiešām visi bija aizmirsuši par atkritumu šķirošanu, tad tie konteineri tika piesārņot ar citām vietām. Ja? Bet mēs mācāmies no tā, un arī mums pašiem pašvaldībā jāiegūst pieredze, saprotot, ka mums tam pakalpojumam ir jābūt pēc iespējas pielāgotām tā un tik ērtam, lai tā šķirošana ir viegla. Bet tad, principā, kā tu sacītu, tā Cēsu iedzīvotājs ir atsaucīgs vispār risināt šīs lietas, domāt, rakstīt, piemēram, kaut kādas iniciatīvas, tā ieinteresētība no iedzīvotāju puses šajos jautājumos? Man liekas, ka Cēsīs ir, un arī vispār Vidzemē cilvēki ir ar augstu vides apziņu. Cilvēkiem tas rūp, bet tas nav par visiem cilvēkiem. Un mans uzdevums arī Cēsu pašvaldībā ir sasniegt tos, kas šobrīd nav. Es bieži vien dzīvoju tādā burbulī, un starp tiem cilvēkiem, kuriem jau tas jau ir asinīs un kuri to grib darīt. Bet, protams, ka mums tad ir dati, tad jāskatās, ka mums ir jāiet tālāk un jāiekustina arī pārējās sabiedrības daļas. Jā, tā burbuļu pārsišana dažkārt varētu būt diezgan sarežģīta, vai ne, izkļūt no tā burbuļa, jo mēs dažkārt tiešām mums tā sajūta, ka mēs dzīvojam kaut kādā pasaulē, kas ir citādāka, bet tur vēl citādāka un ir tik dažāds, un atrast to visu kopumu ir dažreiz tas grūtākais uzdevums. Jā, atgādināšu vēlreiz tātad, ka jūs varat noteikti doties Slido un ierakstīt mirkļu birku un tālāk Vides pratība. Tas ir tas vārds, kas jums ir jāieraksta, un tad arī jūs varēsiet iesaistīties šodienas diskusijā. Noteikti dariet to, tātad vides pratība slido.com, noteikti iesaistieties un atbildiet arī uz tur uzdoto jautājumu, tad vēlāk mēs šeit kopā arī ar ekspertiem to analizēsim. Elīna, kā tad jūs izpratnē, kā jūs redzat to situāciju ar iedzīvotāju apziņu, kāda ir tie ieradumi šobrīd? Jā, mani novērojumi arī tiekoties ar iedzīvotājiem un vadot lekcijas ir tieši tā, ka privātmā iedzīvotāji vairāk redz to efektu, viņi redz to kārtību arī. Reizēm dzīvokļu īpašnieki arī pat prasa, vai man ir jēga šķirot, ja kaimiņi pilnīgi nešķiro un visu samet iekšā. Kaut kā tomēr tā privātmājas īpašniekā ir mans konteiners, mana atbildība. Viņi redz to, kas ir noticis, bet daudz dzīvokļu mājās tas ir daudz sarežģītāk. Ļoti svarīgs ir tiešām arī nama apsaimniekotājs, vai viņš arī atbalsta šķirošanu, vai viņš saka, priekš kam jums tos bioloģiskos konteinerus tur vispār vajag smakos un tam līdzīgi. Tas ir tāds komplekss jautājums un sarežģītāks daudz dzīvokļu mājās. Tā skaitā ņemot vērā mazās virtuves, kurās nevienmēr ir vieta, kur to speciāli glabāt atsevišķi. Te es uzreiz gribu pieķerties tam slavenajam vārdam smakos. Es gribu arī jautāt jums, vai ne, jo tas ir viens no tādiem izplatītākajiem, ko mēs dzirdam, ja mēs runājam par bioloģiskiem atkritumiem, vai ne? Un tas par to mītu, par mītu un realitāti, kas varbūt ir iesēties daudziem prātos, es gribētu jautāt. Ideāli. Šī ir tā iespēja bļaut pāri, tāpēc arī es pieķēros tam. Ja mēs paskatāmies uz sadzīves atkritumiem, tad ir viens jautājums, kas viņos smird. Vai ne? Viņos smird bioloģija. Tad es atbildēju uz jautājumu, ar ko bioloģija atšķirās, tad, kad mēs viņu dalīt vācam, ar to, ka mēs visdrīzākais viņu vācam birstošā veidā, bez maisiņa. Tātad sadzīves atkritumiem šo smaku pietur maisiņš, līdz ar to mēs varbūt viņu jūtam mazāk, bet sadzīves atkritumi paši pēc savas dziļākās būtības nesmird mazāk vai labāk nekā bioloģija. Bet tas, ko var darīt, protams, šīs smakas tādā vai savādākā veidā ir tikai higienas jautājumi, par kuriem ir jāpadomā nedaudz. Poligoni visi Latvijā viņam pretī biokompostējumos maisiņus un papīra maisiņus. Līdz ar to, ieliekot bioloģiju papīra maisiņā vai kompostējumā maisiņā, pirmkārt mēs rūpējamies par to, ka
tie atkritumi ir ielikti ilgspējīgā materiālā. Protams, labāk šķirot bez viņa, bet ja tas veicina iedzīvotājus šķirot un Rīga sāk šķirot bioloģiju 20. gadā ātrāk kā pārējās pašvaldības un tādām ar lielām jaudām, tad 20. gadā sākotnējais uzstādījums bija 0 maisiņu. Mēs nonācām pie tā, ka iedzīvotāji iemeslus, kāpēc viņi nešķiro, ir maisiņi. Tātad mēs ar poligoniem ilgi runājām par to, ka maisiņi drīkstētu būt, tad kādi ilgi testējām dažādus maisiņus kopā ar poligoniem, tad šie mājās kompostējumie maisiņi ir no materiāla, kas pārstrādājās, kas kompostējās, un viņi pilda šo funkciju smaku aizturēšanu. Un tajā brīdī, ja šie bioloģiski atkritumi ir papīra maisiņā vai kompostējumā maisiņā, smaku ir mazāk. Ja konteineru pielāgo atbilstoši tam, kā iedzīvotāji viņus rada, mēs neuzliekam lielo konteineru, bet uzliekam mazāko konteineru un vedam viņu regulāri, tad arī šo smaku nav. Plus ir papildus risinājumi, ko mēs darām, lai rūpētos par konteineru tīrību. Viens ir konteineru mazgāšana, kas ir katrā pašvaldībā noteiktu skaitu, kas ir kā obligāti. Otrs ir tas, ka atkrituma apsaimniekotāji arī saprotot iedzīvotājs piedāvā papildus risinājumus, piemēram, ieklāšanas tādus maisus, šo kompostējumos maisus pašā konteinerā, kas izvešanas brīdī tiek iztukšot kopā ar šo atkritumu saturu. Līdz ar to konteiners ir tīrs, nav smakošanas, un visi šie te priekšstati vai mīti tiek dzēsti. Un tas, ko mēs kopumā skatāmies arī daudzdzīvokļu mājās, sevišķi ērti strādāt ar mazām daudzdzīvokļu mājām, arī Rīgā. Es pati dzīvoju tādā, kur iedzīvotāji viens otru pazīst, pieskata, kopīgi komunicē, kopīgi runā par to kopējo rezultātu. Un mums ir bijuši vairāk pilotu projekti, kur tiešām regulāri sakārtojot šo izvešanu, nav diskusija vairs par smakām. Un tad, ja mēs runājam par smakām, tad smakas rodas no dzīvnieku izcelsmes produktiem. Ja kartupeļu mīzes noteikti neradīs tādas smakas, kā rada gaļa vai piena produkti. Līdz ar to droši vien, ka ir jādomā, cik mēs daudz ikdienā patērējam, vai tiešām mēs nopērkam tik daudz, cik vajadzētu nopirkt. Un, ja mēs izmetam šos dzīvnieku izcelsmes produktus, tad labākais risinājums tiešām ir šis kompostējumais maisiņš vai papīra maisiņš. Tad šis te jautājums tiek izslēgts. Tas vai odīs, protams, atkritumi vienmēr odīs nedaudz, bet mums kopīgi ir jāskatās nevis uz visiem šiem te ierobežojumiem. Man būs grūti, man ir maz dzīvoklis, es nevaru sašķirot, man būs bieži jānes ārā, bet mums ir visiem pienākums pret sabiedrību, mums ir arī kopīgi ekonomiskie mērķi, kas ir jāizpild līdz 35. gadam, un viņi ir dzelžaini, un maksāsim mēs beigās visi par to. Līdz ar to šie te iemesli, kāpēc mēs nešķirojam, droši vien, ka jāpaceļ ir otrā virzienā, kāpēc mēs šķirot un nemeklēt iemeslus, ka maza virtuve. Šis kastīte varbūt arī maziņa, viņai nav jābūt lielai. Jā, es tieši arī aizdomājos par to stāstu, jo es domāju, nu, tā kā man arī mājās ir tās spainītes, kuras pēc tam nes uz to kompostu, man liekas, tā ļoti nesmako tas viss, tad sapratu, jo es veģetāriet vienkārši, tur gaļas produkti tur nenokļūst vienkārši jau gadiem, bet nu, tas aromāts arī, godīgi sakot, nav nekas tāds, nu, pārsteidzoši vai dramatisks, lai tas noteikti nemudinātu mani, jo vienkārši tā kā līdzīgi, kā tu Lāsma sacīja, ka šķiet absolūti kaut kā neloģiski to, kas ir tas bioloģiskais iemestajā kopējā atkritumu tvertnē, tas liekas absolūti tā. Bet domājot par tiem cilvēkiem, nu, kas saka, ka viņam ir vienalga, piemēram. Nu, vienkārši, jo ir ļoti daudz, kas saka, man vienalga. Es varu izmest savu papīru arī vai savu tur kaut kādu mēslu arī braucot pa mašīnas logu, un man ir vienalga, jo kāds jau aizies un savāks, un tad kāds saka, ka viņam ir arī vienalga par šķirošanu, jo, nu, tāpat tur, nezinu, viss sakrīt vienā, un vispār tā kā man, nu, no tās manas vienas rīcības nekas jau nemainīsies uz šīs planētas. Kas ir tas, ko varbūt var atbildēt šādā situācijā tam cilvēkam? Mums pēdējos 2 pētījumus šie te atbildi man vienalga saglabājas ar vienlīdzīgu šo procentuālu sadalījumu 13%, kā teica, ka viņi nekad nešķiros, tā viņi arī tā arī saka, jā. Tā viņi arī saka, viņi turpina runāt par to, ka viņi nešķiros atkritumus, jo neredz jēgu, neredz motivāciju, atkritumi ir pārāk lēti. Mums ir bijuši vairāki semināri, kur mēs tiekamies ar iedzīvotājiem, un tad iedzīvotāji saka, kamēr man nemaksās 50 eiro par mēnesī atkritumu izvešanu, es par to nedomāšu. Kamēr nepelnīs pats, jā, par to, ka man ir pietiekami izdevīgi un lēti šos atkritumus izvest. Tas, ko mēs redzam tajā brīdī, kad
katru gadu pieaug dabas resursu nodoklis un attiecīgi arī tarifs par atkritumu izvešanu, tad iedzīvotāji bļaustās par to, ka, ak, Dievs, paliek dārgāk un dārgāk un dārgāk, un viņi nesavēl kopā ar to, ka viņi varētu ietaupīt. Un vienalga, šobrīd ir vienalga, tajā brīdī, tad, kad piestāsies sāpīgais punkts atkrituma tarifam, tad vairs nebūs vienalga. Un es domāju, ka lielai daļai tomēr arī bērni, kas atnāk mājās, maina šo viedokli vienalga vai nav vienalga, jo tajā brīdī, tad, kad bērni mācās, viņi māca arī vecākus. Un ja skolā un bērnu dārzā ieliek šo prasmi vai sapratni par to, ka banāna miza nedrīkst nonākt zaļajā konteinerā, tad vecāki diezgan ātri pielāgojās tai šķirošanas kultūrai. Visdrīzākais, ka ģimenē šķirošana ienāk un ienāks, vai nu viņi pienāk piespiedu kārtā, jo piespiedīs apkārtēji iedzīvotāji, kas domā par savu maciņu un kaut kādā brīdī domās arī par vidi lielākā apmērā. Un otrs tas, ka ja ģimenē ienāk kāds jauns cilvēks vai bērns, tad noteikti mainās šī sapratne un vēlme šķirot vai nešķirot. Kā jūs varbūt komentētu? Mans redzējums ir, ka mums nevajag sākt ar tiem, kas nekad nešķiros. Tad nesāksim ar 13%, skatīsimies uz visiem pārējiem iedzīvotājiem, kas ir nezina, kam trūkst informācijas, kam varbūt dažkārt slinkums, un strādāt ar viņiem, un tos 13% atstāt, tā ka mums nav vairs neko, ko darīt. Tad mēs ķeramies tiem 13%, un tad mēs viņam tur tos paskatāmies, vai tie burkāni darbojas, ja nedarbojas. Droši vien tās pātagas, tad viņi sapratīs tad, kad par to ir jāmaksā. Un atkal es varu pieminēt to pašu uzvedības ekonomiku, ir bijuši pētījumi, ja, piemēram, tev piemaksā par to, ka tu atnāc ar savu maisiņu, tas īsti nedarbojās. Bet, ja tev liek maksāt, tā kā mums šobrīd ir, tad tas darbojas daudz labāk. It kā viens un tas pats, bet mēs uzturam to dažādi. Un līdz ar to droši vien tie cilvēki, kas saka, man pilnīgi vienalga, tad skatāmies, viņam maksājot par tiem atkritumu nešķirošanu, kaut kādā mirklī viņš saka, ok, labi, sašķirošu, nav tik grūti nemaz. Irina, kā jūs komentētu? Man liekas, ir varbūt sākt ar to, ka mazāk patērēt. Tas, ko mēs, piemēram, ar mazajiem darām, kad mums ir kādi pasākumi, ka mēs aicinām ņemt līdzi ūdens uzpildāmo pudeli, nevis pirkt ar katru plasmasiņu vai plasmas glāzīt nākt. Un arī varbūt caur šo te mudināt viņus domāt par to, tur saldumiem, kas ir tas saldums sastāvā, kā tas saldums tiek ražots. Tādā jau sistēmas līmenī parādīt to ķēdīti, bet tas, protams, ir tas cits tās, nevis par to sodu vai kā, bet padomāt no citas puses, kā izvairīties no tiem atkritumiem. Elīna? Jā, man ir tādas divas domas. Viens ir arī, ka jāmazina ir tas patēriņš, jo tev ir vieglāk sašķirot, ja tev ir gadā 200 kg atkrituma, nevis kā pašlaik gan arī 500 kg. Jo tas tomēr ir tavs ieguldītais laiks. Ja mēs paši būtu mazāk patēriņa sabiedrība, kur mazāk iegādātos preces, būtu mazāk ko šķirot, mazāk problēmu. Un otra lieta, gan indivīda paradumi šķirošanas, tāpat kā arī veselības paradumi, tāpat arī kultūras normas nav ātri procesi. Tie visi prasa 3-5 gadus, kamēr sabiedrībā iefiltrējas tie paradumi, kamēr tā ir norma. Un mēs pašlaik ejam šim procesam cauri, un tie 15 gadi varbūt var likties daudz, bet patiesībā mēs esam tomēr arī ceļa sākumā vēl. Tas ir līdzīgi kā man ir drošības jostām, kas atceramies savulaik nebija jālieto drošības jostas aizmugurē, un arī priekšā man šeit nebija, vai arī uguņi tuvie, vai ne, un tad cilvēkiem no sākuma, visādas aspekti, kāpēc to varbūt nedarīt, un beigās tas ir kļūst par tādu normu, ka cilvēks pat automātiski to visu dara, un tā ir tāda ikdiena kļūsi. Es gribētu nedaudz pieskarties tam stāstam par finansēm, par to arī, ko tu minēji, par to, ka cilvēkam jāapzinās, ka viņš var būt ieguvējs, vai ne, ka tas ir ne tikai vidē draudzīgi, bet ka tas ir arī par maciņu runājot svarīgi. Cik šobrīd, kā jūs redzat, tas maciņu faktors arī mūsu ekonomiskajā situācijā ir aktuāls iedzīvotājiem tieši atkritumu šķirošanas kontekstā, vai tā apziņa ir par to, ka tas var ietekmēt? Apziņa ir. Ar katru gadu tas iedzīvotājs, kurš apzinās, ka tas tomēr maksā palielinās. Tas, ko Rīgā viens nama apsaimniekotājs, arī lielākais nama apsaimniekotājs iekļauj rēķināt šos līgumsodus par neatbilstošu sastāvu vai ielika informāciju par to, cik tad iedzīvotāji ir sašķirojuši, tad arī tad, kad tu pievērs uzmanību tam apjomam, ko tu esi sašķirojis, to iedzīvotāji sāk skaitīt naudā.
Tas, ko mēs pēc aptaujas datiem redzam, ka 80% aptaujotāji saka, depozītus nododu, tāpēc, ka tur ir nauda, bet tajā brīdī, tad, kad mēs jautājam par iepakojumu, kas arī ir bezmaksas apsaimniekošanas jautājums vai tekstilu, ko tu vari nodot bez maksas, nevis izmest kopējā konteinerā, tad tu nedomā par to tik daudz kā par naudisko izteiksmi, tikai tāpēc, ka tas ir bez maksas. Tas arguments no iedzīvotājiem, ka viņi gribētu vairāk depozītu, kad depozīts vairāk parāda to maksas vai bezmaksas frakciju, bet ja mēs kopīgi skatāmies, mums ir bijuši arī pilotu projekti ar mājām, kuri nekad nav šķirojuši, un tā ekonomija fiziski sanāk 30% no kopējā tā rēķina, viņi var ieekonomēt pareizi šķirojot. Līdz ar to tas sadzīves atkritumu konteiners samazinās, palielinās konteiners iepakojumam stiklam, varbūt kāds pagalmā uzliek arī tekstilu konteineru, kas tomēr rada šo smago masu atkritumiem, un bioloģija pat pēc sevis ir 40% lētāk nekā sadzīves atkrituma apsaimniekošana. Līdz ar to samazinās sadzīves konteiners, palielinās pārējo konteineru skaits, un tas, kas iedzīvotājiem, vai mums ir jāiemācās iedzīvotājiem parādīt, cik tad viņi ir gada laikā radījuši atkritumus, un cik viņi nav samaksājuši. Mums uzņēmuma grupā ir reizi gadā mēs iedzīvotājiem parādam šo informāciju, cik tad viņi ir tādu šķirot prasmi, cik viņi gadu laikā ir iekonomējuši naudiskā izteiksmē, izvedot regulāri atkritumus. Tu vari minēt kādu piemēram, kur var redzēt kaut kādu to dinamiku, piemēram, kaut kādā procentu līmenī, skaitļu līmenī, lai salīdzinātu. Piemērus precīzi neiedošu, bet piemērs viena konkrēta māja mums attiecīgi ir pilotprojekts, kur pilotprojekta kontekstā arī māja samazina šo rēķinu par 30%. Un tas ir daudz. Un tas ir daudz, un tā māja arī šobrīd šķiro un meklē iespējas šķirot. Tas, ka kaut kādā brīdī apstājās šis procents, cik tu vari nošķirot, viņš paliek katru mēnesi vienāds. Tas ir fakts, jo tu labi šķiro, bet sadzīves atkrituma apjoms arī paliek nemainīgs. Tas nozīmē, ka tā māja ir tikus galā šo uzdevumu. Tas, ko mēs neskaitām to, kas rēķinā neparādās. Un tas ir, diemžēl, acīm redzot, mums būs jādomā par veidiem, modeļiem, kā iedzīvotājiem parādīt, cik tad viņu māja sašķirojas. Jo, ja mēs paskatāmies privātu māju, tad viņi kā seko līdz tam, cik viņi sašķirojas, šķirot prasmi viņi ļoti labprāt lieto un paskatās, vai cik es gadu laikā esmu sašķirojis, parāda kaimiņam, kā viņš parāda man, salīdzinām savā starpā, cik kurš ir labāk sašķirojis, kur atkritumu veidu. Daudz dzīvokļu mājās nama apsaimniekotājiem visdrīzākais, ka tā nav pirmā vajadzība ar iedzīvotājiem komunicēt tikai par atkritumiem. Līdz ar to tā informācija nevienmēr tiek novadīta. Līdzīgi kā ar bildēm, ar neatbilstošu atkritumu sastāvu, kas tad nepareizi ir sašķiros. Ja privāta māja paskatās un redz, es esmu pats vainīgs, tad daudz dzīvokļu mājas gadījumā starp tiem 100 cilvēkiem, kas ir mājā, ir nama apsaimniekotājs, kur varbūt ir 2 cilvēki, kas to bildi redz, bet nav opcija vai iespēja izsūtīt šo bildi. Jo par mazām daudzdzīvokļu mājām mēs runājam, tad ir vieglāk komunicēt. Vakar pat mums bija ar Rīgas nama pārvaldniekiem kopīga tikšanās, un es devu kā savu piemēru, kad man ir 9 dzīvokļu māja, un mums pat WhatsApp grupa, kur Rīgā mēs savā starpā komunicējam par to, ko šķirojam, ko nešķirojam un kā labāk dzīvot, tad mājā, kur ir 100 dzīvokļi, tas ir praktiski neiespējami. Un, ņemot vērā to, ka ja ir īrnieks vēl dzīvoklī, tas nav īpašnieks, tad arī tā attieksme ir nedaudz savādāk, un līdz viņam tikt ir praktiski neiespējami. Tāpēc šķirot vajag, to noteikti vajag darīt, un tas ir tiešām finansiāls ieguvums līdzīgi kā ar depozītu. Depozītu mēs redzam, mēs atpakaļ tos 10 centus dabūnam, un to aptaujās iedzīvotāji 80% gadījumā saka, jā, es nododu depozītu, pilnīgi pārliecinoši. Tajā brīdī, ja mēs prasam, vai jūs iepakojumu šķirojat regulāri, tad tas procents ir mazāks kā 80%, ņemot vērā to, ka vai nu aizmirst, vai nu ērtāk ir izmest vienā maisiņā visu kopā, bet tajā brīdī, ja tas ir finansiāli, un viņi redz to finansēs, attiecīgi viņi tulko nedaudz savādāk, bet īstenībā ieguvums jau ir tāds pats kā no depozīta. Es tieši aizdomājos, ka man patīk tas tajā stāstā, var saklausīt to, ka principā iedzīvotāji to var padarīt arī kā spēli un sacensību, piemēram, ar kaimiņiem un vai ar 2 mājām, kas ir blakus, vai ne, un skatīties, kuram tas sanāk labāk. Kā par to finanšu aspektu, kā var būt, jūs redzat, cik tas ir tāds svarīgs, un vai cilvēki līdz galam apzinās, ka tas ir arī principā stāsts ne tikai par vides apziņu, bet arī par to, kas ir makos. Jā, cilvēkiem parasti tas, ka vide tiek ietekmēta no atkritumu, kā izmešanas pareizi, to viņi uzreiz saprot. Bet, ja pajautā daudziem cilvēkiem ārpus vides burbuļa, vai jūs zinat, ka daļu atkritumu izved bez maksas, tad liela daļa taisa lielas acis patiesībā.
Ir, protams, tikpat daudz cilvēku, kur to ļoti labi pārzina arī, bet ir tie, kuriem tas ir brīnums, un to mēs arī skolās arī stāstam bērniem, ka jums pašlaik nav jāmaksā, bet ja jūs ļautu arī vecākiem ietaupīt, samazināt rēķinus, ka tas būtu labs solis, kā darīt, jo pareizi tā atkrituma sašķirošana, protams, ir daļa no ekonomiski un saimnieciski labas uzvedības un prātīgas apiešanās ar resursiem. Tāpēc to noteikti arī vajadzētu uzsvērt kā vienu no iegūmiem, ja tu pareizi šķiro, pareizi izmet, pareizi iegādājies pirmkārt jau arī tos produktus. Kā jūs to komentētu par finanšu aspektu nozīmīgumu? Jā, es domāju, atkal skatoties tādā garākā laika grieznī, mēs neesam pieraduši vispār maksāt par atkritumiem. Mums no sākuma bija jāpierod, ka mēs par viņiem maksājam. Otrs ir tas, kas ir iedzīvotājiem ir jāsaprot, jebkura sociālā kampaņa vai jebkurš arī izglītojošas pasākums, kāds par viņu maksā. Un kādam par to ir jāsamaksā. Nav tādas lietas kā brīvu brokastis. Ja? Līdz ar to tas arī kaut kādā mērā tiek iekļauts cenā. Un te ir jautājums par to, cik atbildībai būtu jāuzņemās arī pašiem uzņēmējiem. Man liekas, mēs viņus pagaidām pārāk netramdam, ja, bet viņi ir tie, kas ražo šo te produkciju iepakojumos. Un tas, man liekas, ir kaut kas tāds, ko mēs pamazām aizskaram. Ja, tā kā mums ir depozīts, tad mums vajadzētu arī pārējās lietas skatīties, vai tas iepakojums vispār ir šķirots. Un, jā, un tad mēs saprotam, ka mums ir jāmaksā, un tad mums tā šķirošana dod iespēju samazināt. Un daudziem tas ekonomiskais stimuls, protams, ir labs. Tiem, kam nedara vidas mērķi, tiem tad dara arī maciņas finanšu ietaupījums. Es atceros no Ilgspējas konferences arī runāju par šo pētījumu, un kad īstenībā tie 200 eiro gadā cilvēkus neiedrošina izmantot šo iespēju. Un tad, teiksim, tas ir tas, man liekas, tādā vērtību līmenī, bet tas, kas, man liekas, ir iespējams, ir tā alternatīva, piemēram, mantu maiņas talkas. Un mums arī tāds ieceras, ka bērni nāk ar savām lietām, kuras viņi neizmanto. Viņi dabū pretīm žetonus un apmaina uz tām lietām, kas ir jau viņam. Un tad sanāk, tas arī ir ietaupījums ģimenē, vecākiem. Ja, un viņiem arī sava veida zaļā domāšana. Ja mēs vēl tā konkretizējam šo diskusijas daļu par tiem šķēršļiem, kas joprojām, piemēram, daļu iedzīvotāju nemotivē vai kāpēc tad viņi ir kūtri šķirošanā. Kā jūs sacīt, kas tad ir tajās uzliekot tos punktiņus uz i, kas tad ir tie galvenie šķēršļi šobrīd? Nevaru, negribu. Nevaru, negribu, jā. Es teiktu, nevaru, diskusijas negribu. nosaukums. Nevaru, negribu. Slinkums. Slinkums meklē iemeslus, kāpēc to nedarīt. Man liekas, ka tā ir pat lielākā, vispār paraduma maiņas, tad, kad cilvēkiem kaut kas dzīvē jāmaina, meklē iemeslus, kāpēc to nedarīt, nevis kāpēc to darīt. Un labā ziņa ir tā, ka to cilvēku skaits, kuri grib to darīt un saprot, kāpēc jādara, palielinās. Un apzināti palielinās, nevis tikai tāpēc, ka konteiners pie mājas ir parādījies un ka viņi saprot to iemeslu, kāpēc viņš šķiro. Tie, kas negrib, vienmēr atrod iemeslu, un šobrīd tas biežākais attaisnojums ir pārāk maza virtuve, pārāk maz vietas. Bet, ja mēs skatāmies uz citu valstu piemēru, ir valstis, kur ir krietni mazāka dzīves telpa un krietni lielākas prasības par šķirošanu, un visi tiek galā. Un es domāju, ka mēs neatšķiramies ne no vienas tāpat Eiropas valsts, ka mēs neesam sliktāki par viņiem. Ja viņi var šķirot, mēs arī varam to darīt un pietiekami augstā kvalitātē. Un ar ko Latvija atšķirās no pārējām valstīm, mums ir diezgan tāda pielaidīga pieeja tam, ko mēs šķirojam. Mēs nešķirojam tikai tos cipariņus, kurus pārstrādā. Mēs iedzīvotājiem ļaujam šķirot jebko, kas ir iepakojums, tīrā veidā. Un to, kas ir tālāk pārstrādājums, mēs paši sašķirojam divās frakcijās. Un tādā ziņā, ko mēs varam reģenerēt, ko mēs varam pārstrādāt. Un no iedzīvotājiem netiek prasīta tā prasme saprast katru cipariņu, kas ir uz iepakojuma, vai viņu var vai nevar tālāk pārstrādāt. Tā mūsu pieeja, es teiktu, ka ir ļoti pareiza sākot mācīt cilvēku šķirot, pēc tam pieliekot klāt papildus lietas. Jo tas, kas šobrīd ir... Ne Latvijā tiek skatīti šie cipariņi, kas ir pāršķirojams un kas ir pārstrādājums. Un mūsu gadījumā mēs diezgan pielaidīgi esam pie tās pieejas, kad iedzīvotājiem ir iespēja šķirot un nevienmēr jāatcerās, kas ir un kas nav pārstrādājums.
Galvenais, ka iepakojums ir iepakojuma konteinerā, viņš nenonāk sadzīves atkritumu konteinerā. Un iepakojums ir atslēgas vārds šo konteineru izmantošanai. Par to gribēt vai negribēt, mēs atradīsim vienmēr 20 iemeslus, kāpēc kaut ko nedarīt. Dzīvoklis liels vai mazs arī ir motivācijas jautājums. Es atkritumu maisiņu var iznest katru dienu, man tas nerada sarežģītības, kaut gan dzīvoklī virtuve varbūt nav tik liela, kā gribētos priekš lieliem konteineriem, bet, lai šķirotu, nevajag lielu šo platību. Un gribēt un darīt ir divas dažādas lietas. Ir vienkārši jāsāk darīt un mazāk jādomā par šķēršļiem, kāpēc to nedarīt. Elīna arī māja ar galvu, klausoties, Liena stāstījumā, negribu, nevaru, slinkums arī ir tie. Tas arī, protams, ir, jo labprāt tā vietā visi darītu kaut ko interesantāku. Bet pie paradumu veidošanās svarīgi ir arī, lai tas paradums šķirot ir ne tikai mājās, kur mēs runājām par tam mazo vietu vai konteineru pieejamību, bet arī publiskajās vietās un arī tiem pašiem bērniem, lai nav tā, ka tikai ir viena lekcija, kurā viņi tiek stāstīts, ka vajag atkritumus šķirot, bet īstenībā skolas gaiteņos viss tiek samests vienā konteinerī un skola nešķirot neko, pat dienā ražojot 1000 kilograms atkritumu. Tik elementārās publiskās vietās, ka tu pierodi, ka tev vienmēr ir jāieliek citā konteinerī, nevis mājās es šķiroju, izēju ārpus mājas nešķiroju. Te ir īstenībā labs aspekts, vai ne, par to līdzsvaru, kam būtu jābūt visur, vai ne, ka tas ir tas, kas principā arī pieradina to apziņu, ka jebkurā vietā ir pieeja, vai ne, tam, ka gan tajos pašos lielveikalos arī ir dažādas tās urnas, kur cilvēki var arī tur to atkritumu, droši vien es nezinu, mazāk, varbūt lielveikalā cilvēki tik daudz nenes atkritumus un nemet ārā, bet tāpat tur ir tās dažādās urnas, un tas droši vien cilvēks pieradina domāt jau citādāk, vai lidostā, jebkur jau tagad jau mēs redzam, ka tas stāsts ir kļuvis par tādu realitāti, ka cilvēkiem ir iespēja. Nu kā jūs domājat, tas galvenais šķērs, negribu, nevaru? Man uzreiz gribas teikt, un nav pietiekami ērti, vai nav pietiekami ērti, un tas ir nevis tāpēc, ka lai tā kā palīdzētu tam iedzīvotājiem tomēr pieradināt sevi pie jauna paradumu, jo mēs visi zinām jāsporto, mēs zinām, tur nedrīkst dzert saldināts dzēriens un tā tālāk, bet paradumu maina mums ir ļoti grūti. Un tad, protams, tas ir tas komunikācijas uzdevums, un te var nāk tiešām tālākā komunikācija, saprot, kā palīdzēt. Nevis kā nosodīt, bet kā palīdzēt tam iedzīvotājiem šos te paradumus veidot. Un kā jau tu pat teici, lidostās vienmēr ir šīs šķirošanas urnas, un es esmu aizdomājusies, droši vien tā efektivitāte tur nav liela, bet man liekas, ka viņām tur jābūt. Un tāpat tās arī skolās un arī publiskajās iestādēs, man liekas, ka viņas no sākuma varbūt tā šķirošana nav liela, bet viņām tur jābūt, mēs pie tā pierodam, un kas ir vēl tie triki, ko mēs varam izmantot, varbūt tas ir labāks darba laika šķirošanas laukumam, varbūt tā ir kaut kāda mērķtiecīgāka komunikācija. Kas ir tas, kas mums mazliet palīdz? Jo tā vienkārši teikt, jūs esat slikti, jūs esat slinki, tad mēs nevaram panākt rezultātu. Man patīk viens darbā praktisks piemērs, mēs paņēmām no miskastes kabinetā. Un tad cilvēks arī, viņš var tā kā ražo mazāk, varbūt mazāk papīra izmanto, vai arī viņš pieceļās un tad viņš sašķiro kopējā telpā. Bet tas, ko, teiksim, no apkārtējiem dzirdot, un mums, piemēram, birojas Vecrīgā, un es saprotu, ka Vecrīgā izved visu vienā konteinerī. Ne? Jo tas bija tā kā man darba diena. Visu zina. Tad varbūt apsaimniekotāja jautājums, jo viņi nevienmēr arī nokomunicē un nevienmēr ir gatavi, ja samet vienā atkritumu urnā pāršķirot arī, kad tas aiziet vienā. Tad kur jābūt ziņa, ko atnest uz darbu. Jā. Es vēl gribētu mazliet par to pārādumu maiņu un apziņas veidošanu. Kā jums šķiet varbūt katrai, kas varbūt būtu tie pamati, kā jūs redzētu, kā varētu strādāt vēl pie tā? Jo teoretiski mēs arī zinām, es tiešām esmu redzējusi Cleaner kampaņas, es sekoju līdz dažādām kampaņām, kas notiek valstī par šķirošanu, un tās manā burbulī to ir daudz. Es redzu, un man visur, kur es eju, kaut kādas ziņas parādās, respektīvi, tās mani sasniedz. Bet, un, protams, viens ir sasniegšanas jautājums, otrs ir tas, lai tas arī, tā kā kaut kāds klikšķis arī notiek, vai ne, tajā dvēselē, tajā brīdī. Man tas notiek, kādam citam varbūt to aizkustināt ir grūtāk. Ja kā jūs redzat, kas ir tas paradumu maiņas stūrakmenis,
ko varētu darīt, lai mainās tas pasaules redzējums? Varbūt tāda pirmā atbilde ir noteikti, kas strādā vienam, tas otram var nestrādāt arī, un man liekas, ka tur ir jāmēģina, tā stratēģija jābūt tādai daudzpusīgai, jo varbūt vienam noklikšķi tas, ka viņi, tā kā man tā bildīt par to poligonu, ja, un es ieraugu to lielo atkritumu kalnu, otram varbūt tas ir tālkā piedzīvotājs, cik daudz mēs atrodam izmestus, nezinu, skaistā pie upes vai mežā. Citam tas ir vienkārši ikdienas paradums. Ja man skolā visu laiku tā ir, ja man darbā visu laiku tā ir, tad varbūt mājās es ar to sāku darīt. Un tas, man liekas, ļoti tāds katram ļoti individuāli, un kurā mirklī ir tas tipping point, tas lūzuma punkts, kad saprot, šitas man jāsakārto mājās ir, un man jāsāk šķirot. Man vispār tāda atkrituma šķirošana asociējas ar tādu līnu efektivitātes metodu 5S, kur ir, es nezinu, cik daudz pazīstam, bet tur arī ir stāsts par to šķirošanu un šķirojot atbildīgu arī atkritumu izmešanu, un tas varbūt arī ziedojot. Un tāda kopumā, laikam, tā ir cieņa pret jebkuru resursu. Droši vien, ka tā ir, jā. Tieši tās atbildes visas, protams, ka ir. Man liekas, ka tas, kas mums ir jāiemāc cilvēkiem, ka tajā brīdī kaut ko iegādājies, tu arī saprot, ko tur viņi darīs pēc tam, ka viņš vairs nebūs derīgs. Man liekas, ka tā ir pati lielākā problēma šobrīd, un es nerunāju par klasisko šķirošanu, es runāju vispār kopumā, jo tas, ko mēs ikdienā redzam, kad konteineros nonāk elektrotehnika, kaut kādas lietas, kas tur principā nedrīkstētu atrasties, ka meža malās ir riepes, lielgabarīts un tās pati lielā elektrotehnika. Tā ir droši vien, ka tā iedzīvotāji, viens ir pietrūkst informācijas, bet es nedomāju, ka pietrūkst informācijas tik daudz, ka es varu aizvest uz mežu, bet nevar aizvest uz vietu, kur viņi var sašķirot. Es teiktu, ka vairāk ir atbildība un pirkuma brīdī atbildība par to, ka es atbildu par saviem atkritumiem. Nevis nama apsaimniekotājs, nevis pašvaldība atbild par maniem atkritumiem, bet kad es esmu atbildīgs par to, kas iegādājies, un to, ko es tajā brīdī, kad viņš nav vajadzīgs, es viņu vairs nelietoju. Līdz ar to man liekas, ka tā atbildība jau pirkuma brīdī būtu pat viena no vissvarīgākajām. Un arī šis izglītības jautājums, ja jau no mazam bērnam sāk mācīt, jau bērnu dārzā skolā, viņš nes uz mājām šo tā atbildību un vecākiem stāsta. Ir bērni, kas tiešām ļoti daudz klausās, ko audzinātāji un skolotāji stāsta, un vecākus sāk mācīt. Es pieļauju, ka tā izglītības joma mums ļoti daudz ir jātīst un ļoti daudz ar sabiedrību jāstrādā. Viens ir tas, ka varbūt kaut kāda daļa apzināti piesārņo vidi, bet es pieļauju, ka liela daļa to dara nezināšanas pēc, nevis tāpēc, ka viņi to darītu apzināti. Un ir virkne vietu un vietņu, kur var apskatīties, kur šos atkritumus var nodot. Pašvaldības un atkritumu apsaimniekotāji veido šķirošanas laukumus, kur ir iespēja šķirot plašāk nekā to dara tādā standarta konteinerā. Tie paši tirgotāji piedāvā dažādas akcijas, kur likt elektrotehniku vai kaut kādas lietas. Es teiktu, ka vairāk ir tas sapratni par to, ka es tajā brīdī, kad es nopērku mēbeli, kad es zinu, kurš viņu likšu pēc tam, tad, kad viņi nebūs vairs vajadzīgi. Tā ir ļoti laba atziņa, jā. Bet līdz tam mums vēl visiem kopīgi ir jāizaug. Un es teiktu, ka šobrīd izglītošana, vēlreiz izglītošana ir pati pirmā, kas mums būtu kopīgi jādara. Gan pašvaldībai, gan valstī, gan nama apsaimniekotājiem, gan atkrituma apsaimniekotājiem, visiem nākot kopā un runājot ar iedzīvotājiem, stāstot, kur ko var nodot, kur ko var šķirot. Un to, ka tu pats esi atbildīgs par tiem saviem atkritumiem, nevis kāds cits, jo tad, kad tu izmet vidē, tad to atbildību par atkritumiem pārliec kādu citu. Uz kaimiņu, uz pašvaldību, uz vēl kādu cilvēku, kuram īpašums tiek mežā, piemēram, sabojāts. Tas ir tas, par ko vajadzētu vairāk domāt, ka tu pats esi atbildīgs par to, ko tu iegādājies. Jā, šeit mēs varam runāt par tādu sabiedrības apziņas faktoru, kas, es pieļauju, daudz ir arī analizēts par to, ka ir daļa sabiedrības, kuri gaida kādu ar to brīnumu nūjiņu, vai ne? Un tas attiec, dažādos līmeņos, un te mēs redzam, ka tas... Viņš ir spogulī, tā brīnuma. Jā, un tad, starp citu, to vajag tiešām, manuprāt, tas ir tādi ļoti
ļoti, ļoti svarīga lieta, par ko ir jādomā, jo es domāju, ka šīs temats, par ko mēs šodien runājam, tas ir tikai viens. Mēs par to jau skatoties dažādas sabiedrības aptaujas, arī politikā un tā tālāk, mēs redzam, ka tas brīnuma nūjiņas stāsts ir aktuāls ļoti, ļoti, ļoti daudzās jomās, vai ne? Elīna vēl komentārs par to apziņas maiņu, par to paradumu maiņu, kas tur būtu varbūt darāms. Jā, man ir šoreiz arī 2 punkti, ja, un viens ir tiešām par to pārdomāto patēriņu, jo tanī mirklī, kad Ziemassvētku rītu, tu saproti, ka Ziemassvētki ir klāt pēc tā, ka ir daudz dzīvokļu mājā pilni konteineri ar iepakojumiem no dāvanām, vai tas ir tas, ko mēs gribam otram dot? Un otrs ir no tām zināšanām uz darbību, ir ļoti jauki lekcijas un viss, kas notiek skolās un hakatoni un tam līdzīgi un jauniešiem interesē, bet tanī mirklī, ka tajā skolā tas sētnieks un tas apkopējs nav gatavs to darīt, tas ir tomēr atkal vadības darbs ar personālu, lai būtu jēga arī tiem jauniešiem iemācīties un šķirot un neradītos atkritumus. Jo tiešām ļoti daudzās skolās ir, kad vispār nav atkritumu šķirošanas iespējas arī, bet jaunieši ir gatavi to darīt. Šis arī ir tāds ļoti labs aspekts īstenībā, par ko domāt un meklēt tos risinājumus, jo tagad arī skolās tiešām ir ļoti daudz dažādu foršu iniciatīvu, konkursu, kas ir saistīti ar klimatu, tāpat arī klimata dienas, un skolas piedalās konkursos, izstrādā projektus par atkritumu šķirošanu, un tad principā jau bērnos, vai ne, šī apziņa jau tiek audzināta no bērnības, un iespējams, ka tā nākamā paudze jau būs drusku citādāka, vai ne, ka viņi vismaz gribēs, vai varbūt pieprasīs, vai ne? Jā, jo vakar, starp citu, izstāstīšu vienu gadījumu. Es īstenībā lepojos ar to par to bērnu iniciatīvu. Manam jaunākajam puikam ir 11 gadi, un es šeit tad mēdzu paskatīties viņu sociālos tīklus, lai, kontrolētu, kas notiek tur, piemēram. Un vakar es ieju Instagramā un skatos, ka viņam ir kaut kādas ziņas, tur viņš ir rakstījis kaut kam, un es ieju, un es ieraugu, ka viņš ir rakstījis Rīgas domē ziņu par to, lai viņi salabo konkrētu bedri un pat ir lietojis komatus šajā visā un uzrakstīs lūdzu cienījamie domas pārstāvi, salabojiet šo bedri. Un man šķiet, tās gan ir labi, kad ir pats izdomājis, kam ir jāraksta un kam ir jālūdz. Un tāpēc man šķiet, ka mūsu tā jaunā paudze iespējams būs tie, kas jau pieprasīs tajā brīdī, ka mēs tur jau runāsim par pilnīgi citiem stāstiem, bet par tiem leduskapiem runājot vēl un par riepām. Es pat esmu bijusi tajā situācijā, kad es ar supu kādā ezerā aizbraucu uz saliņu, kas ir šķietami nepieejama. Un tiešām tāda savvaļas maza saliņa lauku ezerā. Un es aizbraucu uz to saliņu, un es ieraugu, ka tur kokos ir sakarināts riepas. Tad es to supu, tās riepas arī vedu prom, un tad es arī meklēju, kur tās nodot, un es nodevu tās riepas, kas nebija manas mašīnas riepas, protams, jā. Bet man liekas, kā tad ir šobrīd vispār ar tiem leduskapiem? Es te, protams, leduskapis izmantoju kā tādu metaforu vispār kaut kam citam, ja, bet visādiem atkritumiem, kas nonāk, ir tā problēma šobrīd, jo tu Lāsmju sākumā iezīmē, ka agrāk tiešām viss tika norakts, ja, ļoti liela daļa tika norakt mežā, un ejot ar metāla detektoru, nekādus dārgumus mēs visticamāk tur neatradīsim, mēs atradīsim tur tos leduskapis un vēl citas visādas drazas. Bet kā ir vispār tā aina? Tagad ir tā aktuāli? Es teiktu, ir labāk kā labāk, laiciņu atpakaļ, bet joprojām tā ir problēma, neskatoties uz to, ka katrā no pašvaldībām, man liekas, kad reizi gadā pašvaldībā noteikti šo elektrotehniku kāds bez maksas savāc. Un, ja tad ir problēmas šo te ja tu vari aizvest uz mežu, droši vien šķirot atkritumu laukumu ir aizvest, un ir tāda mājaslapa Šķiro viegli, kur var apskatīties, kur var šos atkritumus aizvest un nodot. Un, ja ir ceļš laiks līdz mežam, tad droši vien, ka laiks līdz šim šķirošanas laukumam arī kādam parādīsies. Bet no tāda iedzīvotāju skatu punkta, te gan es tā kā no vienas puses varbūt tās, ka informācijas pietrūkst, kādu kaitējumu viņas nodara videi. Jā. Es domāju, ka tas, ko iedzīvotāji varbūt nezināšanas pēc, varbūt tās taupot naudu, mēģina šos atkritumus izmest tur, kur viņiem šķiet, ka tas ir piemērots, meža mala, meža vidus kaut kur, tas nav pieņemami, bet neviens nerunā par kaitējumu, ko nodara videi. Šie atkritumi tajā brīdī, tad, kad kaitīgās vielas nonāk augsnē, piemēram, vai gruntsūdeņos, un mēs to ūdeni dzeram, un augsnes augi, un mēs ēdienu ēdam, līdz ar to mēs paši patērējam to, ko mēs vidē izmetam ārā, un vai tas ir pietiekami ok vai nav. Es zinu to, ka agrāk šo te
visu apraka zemē un šobrīd rok ārā mūsu senču nedarbus, ja? Bet tas, ka mēs uz tās zemes dzīvojam un to pārtiku patērējam, tas ir tas, ko mēs šobrīd apēdam. Mēs apēdam šos atkritumus un iespējams, ka nezinām kaitējumu, kas vidē jau ir nodarīts. Jā, kādi komentāri piebildes pie šā? Jo es tieši arī aizdomājos par to, ka bieži vien viens no lielākajiem šokiem pēdējos garos man bija pludmalē atrast tos tādi kociņi, tā kā no tām konfektēm ar kociņiem Rīgā. Un beigās, es nesapratu, kāds varbūt, es domāju, ka ballīte te ir bijusi, bet beigās to kociņu bija tik daudz, ka sapratu, ka tā nav ballīte. Ka tas ir stāsts par to, ka cilvēki, piemēram, toaletes podos izmet kociņus, ausu kociņus, un tie ausu kociņi, principā, nonāk, ka tie vēl bija plasmasas, vai ne, tad tie nonāk līdz jūrai, principā, un pludmalē arī tos var sast līdzīgi kā izsmēķis, un cilvēki pat nepadomā, kas notiek tālāk, vai ne, viņi to atkritumu ceļu, nemaz nepadomā to atkritumu ceļu tālākajā pasaulē, kāds tas īstenībā ir. Un, ja mēs runājam par tālāko pasauli, tad arī mēs sākumā runājam par to smaku stereotipu, kas dzīvo diezgan daudz, un tad ir vēl tāda varbūt arguments, ko citi arī saka, ka tas šķirošana ir bezjēdzīga, tāpēc, ka viss tāpat nonāk kopējā atkritumu kravā, un tad, principā, viss tik sabērts vienā veselumā, un nekāda jēga nav. Šis arī ir viens no jautājumiem, kur... Visu laiku ir jāatbild, es nešaubos, ka nepārtraukt. Kur gribās dažreiz arī kaut ko nepieklājīgi pateikt, bet tas... Bet te drīkst tikai bez ļoti, mums nav pīkla uzlikt. Katru konteineru tukšo savā mašīnā, arī tas iedzīvotāji nezinu, tad ir mašīnas, kas spēj vienā mašīnā savākt vairāk tipu atkritumus, kas ir kā divos nodalījumos. Līdz ar to tad varētu būt šķietama situācija, kad piebrauc mašīna, kas paņem bioloģiju un stiklu vienlaicīgi, bet tie ir divi dažādi nodalījumi un galamērķis viņiem ir pilnīgi dažāds. Vienīgais gadījums, kad šie atkritumi varētu tikt izbērti kopējā mašīnā, ir tikai tad, ja tur tas pieaugums ir tik liels, ka viņi nevar sašķirot. Jo katrs atkrituma veids tālāk nonāk savā galamērķī, piemēram, stikla atkritumi savā šķirošanas līnijā, kur tiek novāktas liekās lietas, un viņi tiek uzreiz transportēti uz pārstrādi. Iepakojums tās ir nedaudz sarežģītāks, tā ir šķirošanas līnija, lielākoties pusmanuāli, kur cilvēki fiziski strādā, caur līniju iziet šie te savāktie atkritumi, un viņi tiek sadalīti pa lielam 3 frakcijās. Tas, kas ir pārstrādē nonodams, tas, kas ir reģenerējams, un tad ir aptuveni kaut kādi 10%, kas ir poligonā noglabājums, kas nav derīgs nevienam, ne otram. Un bioloģijas gadījumā tas stāsts ir pilnīgi savādāks. Bioloģijas gadījumā viņš dodās pa taisnos poligonu, un poligons ievieto ātrās kompostēšanas tuneļos, un aptuveni mēnešu pusotra laikā šis te bioloģijas materiāls kļūst par kompostu gāzes siltumu. Ja mājās bioloģija kompostējas gadu, tad poligonos tas ir ļoti īsts process, un tas ceļš ir ļoti konkrēts. Un arī tad, ja mēs nesašķirojam atkritumus, arī sadzīves atkritumi nonāk poligonā pirms tam šķirošanas rūpnīcā, kur tiek nošķirots tās lietas, kuras varētu nodot pārstrādē, bet viņiem ir pilnīgi cita kvalitāte. Un arī tad, ja tur ir papīrs un viņš ir slapšs, tad viņš vairs nav otrreizē izmantojams, viņš ir jau viet noglabājams. Tad man uzreiz gribas teikt, ka tur vajadzētu gan braukt visiem, sākot no maziem ķipariņiem un apskatīties, kas notiek tad, ja atkritumi ir sašķiroti, un kas notiek tad, ja atkritumi nav sašķiroti, un viņi ir kādam jāsašķiro, un cik tu var dabūt, teiksim, ja tu bioloģiskos atkritumus ieliec sadzīves atkritumos, kāds komposts veidojās tad ar piemaisījumiem, vai tad, ja viņš tiek atsevišķi nodot. Man liekas, ka tur ir no visām skolām ir kādreiz obligātais pienākums. Un ne tikai visiem darba kolektīviem arī. Un tad nākamais ir, protams, pieaugušo izglītība. Tieši tā, visi caur darbiem, visiem darba kolektīviem arī jāizbrauc. Un tad tas mīts, tas mīts varētu arī izbeigties, jo mums arī, tas ir, man liekas, dažkārt mēs tos mītus uzturam, lai atkal nemainītu savus paradumus. Ir viegli uzturēt mītu, tad man nav jāšķiro. Es varu pateikt, ka viņš patās manam darbam nav nekādas vērtības. Es starp citu Getliņos šobrīd ir iespēja uzbraukt ar autobusu kalnā, un lai arī tas skats, tāds šķiet iespējīgs, mēs redzam, ka Rīgas panorāma, bet padomā, ka tu stāv uz saviem atkritumiem tajā brīdī. Es nedomāju, ka tā ir tāda patīkama apziņa, ka tu esi nevis kalnā, bet ka tu esi uz saviem atkritumiem, ko tu arī pats esi radījis un piedalījies viņa radīšanā.
Jā, absolūti arī no savas puses. Iesaka, esmu bijusi tur vairākas reizes. Ir tiešām jāizbrauc tur. Un tas ir tiešām tāds ļoti emocionāls, patiesībā sakot, pārdzīvojums. Tiešām pārdzīvojums un piedzīvojums. Bet tas tur tā labi korelē ar to piedzīvojumu un pārdzīvojumu kopā. Es drusku gribētu tomēr paturpināt par to stereotipu un mītu stāstu, vai ne? Jo tas ir tāds arī īpašs stāsts šajā gadījumā. Mēs jau divus no tiem mazliet jau pāanalizējām, vai ne? Cik tad vispār, kā jūs varbūt redzat, cik tie spēcīgi dzīvo tādās cilvēku apziņās un cik viegli vai sarežģīti ir laust to stereotipus un mītus? Varbūt sāksim ar jums. Tikai caur praksi. Jā, caur praksi. Caur spēļošanās tādu, jā, varbūt. Tāpēc man arī uzrunā tā mērķa auditorija sākuma skolu bērni, ja viņi nav kopā ar vecākiem. Jā. Un tad tas vecāks atveras kopā ar bērnu un piedzīvo to. Mēs arī bijām Getliņa ekskursijā pavasara brīvlaikā. Un tās sajūtas bērniem bija dažādas. Tas, kas man varbūt tāds no kritikas bija, kad bērni uztver šīs ekskursijas kā patērējoši. Viņiem pietrūkst, kas pēc tam. Jā, viņš jūt to stāstu varbūt, jā, par to atklītumu, ka viņš ir ārpus manas mājas, viņš nekur nepazūd, bet trūkst tās darbības pēc, un varbūt šeit ir tā vecāka iesaisti, jā, turpinājumā. Kas ir tas, ko es varu darīt, lai to samazinātu, varbūt. Lāsma par tiem stereotipiem un mītiem dzīvojošajiem. Jā, vidas izglītība visās jomās, formāla, neformāla, pieredzes, tur nekāda cita atbilde nevar būt. Kas ir kaitinošākais jautājums vispār pēdējā laikā? Vai mainās vispār tie stereotipi un mīti? Un ņemot vairāk, mēs runājam, ka mēs, lai citreiz varbūt šķiet, tas viss tā lēnām virzās, bet patiesībā ņemot vērā, ja mēs pāanalizējam, tad Latvijā tās pārmaiņas, viņas notiek ļoti, tā dinamika tomēr ir, mēs redzam to līkni. Es teiktu, kaitinošākais ir tas, kad es sev mierinu ar to domu, kad jūs jau tāpat visi vedat kopā, tāpēc nešķiroju. Tas arī ir, jā, tas arī ir tas. Man ir vieglāk iznest vienā, tāpēc, ka jūs jau tāpat visi vedat kopā. Bioloģi, vai ne, viņi smird. Jā, viņi smird. Bet atkritumi nekad nebūs tā tēma, kur mēs runāsim par rozēm un skaistām smakām. Ja? Tas ir vairāk kā fakts. Es teiktu, ka man visvairāk kaitinošais ir tas, ka mēs mēģinam mierināt sevi ar domu, kāpēc mēs kaut ko nedaram. Un otrs tas, ka mēs tiešām meklējam iemeslus, kāpēc nedarīt, nevis darīt. Un labā ziņa visā tā ir, jo vairāk mēs ieguldam laiku izglītojot, jo samazinās šī te daļa iedzīvotāju, kur ir pārliecināti, ka viss tiek samests kopā un aizvests uz kalnu. Un tajā brīdī, tad, kad mēs sākam rādīt atkritumu ceļu, kur viņi nonāk, un vizuāli parādīt, kur tad viņš nonāk, tad arī tas ticības līmenis mainās. Un acīm redzot, es sevi nomierinu, jā, es nešķiroju, bet jūs tāpat aizvedat visu kopā, un tajā brīdī, kad es parādu, ka mēs tomēr neaizvedam visu kopā, un ka tur pretī ir cilvēki, kas šķiro, tad varbūt tā pietāte ir nedaudz lielāka par to cilvēku, kas beigās tavu atkritumu paņems un sašķiros kopā. Kopumā, man liekas, kad tie kaitinošie jautājumi ir samazinājušies krietni, mēs vairāk runājam par apzinātām lietām un vairāk varam runāt un stāstīt par atkritumu ceļu, un mums arī vairāk atbilžu šobrīd ir. Ja pirms tam mēs tik daudz nerunājām par atkritumu ceļu pa posmiem, tad šobrīd mēs to daram, un tad tās praktiskās lietas arī ir pierādījums tam, kad mēs redzam, kas ar viņu notiek. Bet, jā, tas, kad jūs tāpat kopā un es nešķirojam un vieglāk tā ir, tas vienkārši ir kopā, tad mīciet kopā ar manu rīcību ikdienā. Mēs patiesībā tā interesanti arī runāt šajā diskusijā. Mēs drusku pieskaramies arī šodien tam vispār nepatērēt vai nestāstam, kas ir ļoti svarīgs. Un ja mēs akcentējam tagad to atkritumu ceļu, kāds tas ir un mēģinam saprast, kas ar to, kur tad tas atkritums, tas iepakojums dodās un kāds ir tā ceļš tālāk, tad ir arī vēl tas ceļš, par ko noteikti ir jāpadomā arī, kā tas vispār nonāk mūsu mājās, kaut vai kāds krekliņš vai kāds ir tas ceļš arī, kamēr tas nonāk līdz mums, arī tas pirms ceļš līdz tam atkritumam, kāds tas ir bijis. Elīna, par tiem mītiem arī gribētu jums jautāt, kā jūs varbūt redzat par to stereotipu dzīvošanu sabiedrības apziņā. Mīti ir daudz, dažādi stereotipi, bet man liekas, labākais, ko var darīt, ir ar katru individuāli izrunāt un tos risinājumus un arī brīžam arī atbildības par to, kurš atbild par to, kas notiek ar pilnu atkritumu konteineru, vai to nama apsaimniekotājs ir atbildīgs, vai atkrituma apsaimniekotājs, vai tu kā iedzīvotājs esi atbildīgs. Tas ir tāds vieglākais veids, kā pastāstīt, jo uztaisot reklāmas kampaņu vai mājaslapu, tam cilvēkam uz viņa konkrēto jautājumu savādāk mēs neatbildēsim.
Un otrs ir, ko mēs arī esam sākuši darīt, ir zaļās jostas un klīneri meistarklasēs. Mēs rādam arī šo atkritumu šķirošanu iepakojumu tieši atkritumu. Un arī tas cilvēkiem ļauj ieskatīties tieši tāpat kā Getliņu kalns uzbraukt. Viņā ir liels iespējas uz tevi kā patērētāju. Tieši tāpat arī redzēt, kas tad ar tiem atkritumiem notiek un ka tie atkritumi, kad viņi tiek izmesti atkritumu konteinerī, nav kaut kādā melnajā caurumā, bet viņi joprojām ir problēma. Tas arī absolūti burvīgi nianse, jo joprojām man dažreiz ir tāda sajūta, ka cilvēki arī izlaidumos un kāzās nesaprot, ka balons, kas tiek pacelts gaisā, ka tas neaiziet kaut kur tur nepazūd, nekļūst neredzams kādā brīdī, vai ne, tajā vismā. Pulkstenis šobrīd jau ir 11:04 minūtes, tas nozīmē, ka mēs varētu varbūt paskatīties, kas notiek mūsu slaido pasaulē, vai tur arī šobrīd mēs varam jau redzēt kādas iedzīvotāju, skatītāju domas, atbildes uz jautājumiem par atkritumu šķirošanu. Un jā, mēs redzam, kā jūs vērtējat savu atkritumu šķirošanu. Šķiroju dažus atkritumu veidus, šķiroju visus iespējamos ir 36%, 59%, jā, ka ir dažus, un 5% ir nešķiroju vispār. Paldies, es gribētu teikt par godīgumu arī, par to nešķiroju vispār atbildēm, kas ir forši, un teikt, mēs varam varbūt padiskutēt par to, ko mēs redzam šajā aptaujā. Tā laikam nedaudz arī sapas ar to, ko mēs runājām, vai ne, ka tā ir tā reālā situācija Latvijā. Ja kāds vēl grib arī, noteikti jūs redzat arī šobrīd vidas pratību, noteikti varat pievienoties un arī atbildēt uz šo jautājumu. Kādi ir jūsu komentāri par šīm atbildēm? Man liekas, tas arī atbilst mūsu pētījumam, kur bija, ka 6 no 10 šķiro, bet vienmēr jau ir jautājums arī par to, cik kvalitatīvi šķiro. Jo varbūt mēs esam ļoti labās domās par sevi un ka mēs paši saprotam un visu pareizi šķirojam, bet īstenībā iespējams šķirošanas līnijā cilvēki saka, nē, nav pareizi. Tas ir tāds, kur jāaug mums kā sabiedrībai arī kvalitātes ziņā. Vēl kāds komentārs šeit? Es gribētu parunāt mazliet par tiem mazajiem soļiem, jo tur ir cilvēki, kur atbildējuši, ka nešķiroju vispār, bet varbūt viņi nezina, viņi kaut ko šķiro. Arī tā var būt starp citu. Es regulāri jauniešiem prasu, vai tiešām tu depozītu vismaz nenodod, jo tas ir tas pirmais, kur viņi aizķerās, ko viņi izdara, 10 centu dēļ vai kādu citu iemeslu pēc, bet tas ir, ko izdara. Un tad nākošais, man liekas, vienmēr loģisks ir pārējais iepakojums, kas arī nesmako, ko diezgan viegli tu var nodalīt. Runājot par mazajiem soļiem un to jēgu, jo dažreiz mēs varbūt kaut kā arī prāta apziņā pieņemam, ka mazajiem soļiem nav nekādas nozīmes. Tas attiec arī, mēs varam tur tādos salīdzinājumos, uz jebkuru jomu, vai ne, to teikt. Kur tad es tur iešu kaut ko sūdzēties, vai kur es iešu kaut ko, nav jau nekādas jēgas, jo tas lielais rats jau griežās, bet kāpēc būtu svarīgi sākt ar tiem mazajiem solīšiem tajā apziņas veidošanā? Vai ir kādi arī labie piemēri, vai kāds mazs solis, ko cilvēks veicot, jau var principā būtiski virzīties uz priekšu? Ir arī, ja mēs runājam par daudzdzīvokļu namu šķirošanu, ir pašvaldības, kuras, vai vispār pašvaldības, kas saistošo noteikumu līmenī nosaka obligātas prasības, kad pie daudzdzīvokļu mājas ir jābūt konteinerim. Pie Rīgā tāds ir daudz, Rīga bija pirmā pašvaldība, kas to izdarīja, bet tam nav nozīmes, kura pašvaldība to dara vai nedara, bet ir pašvaldības, kas to ir izdarījuši, un tas ir pirmais solis uz to, lai to konteineru uzstādītu, un lai tas iedzīvotājs, kurš mājā ir aktīvs, lai viņam būtu iespēja aiziet pie nama apsaimnieku un pateikt, Klau, tu nepildi saistošos noteikumus, konteineram ir jābūt. Otra lieta, ko arī pašvaldības dara, ka tie, kas šķiro, viņiem tiek dota priekšrocība izvest sadzīves atkritumus retāk. Līdz ar to tas arī ir viens no motivatoriem, kāpēc nama apsaimniekotāji var vai iedzīvotāji interesēt šķirot. Tajā brīdī, ja es šķiroju, tad sadzīves atkritumu konteiners var vest retāk. Un arī šai pieejai piegājuši jau vairākas pašvaldības. Ja mēs runājam par nama apsaimniekotāju, tad pirms viņš uzliek konteineru, viņam ir jāizdara viens mazs solīts, iedzīvotājiem jāiedod informācija, ka rītā jums parādīsies konteiners pagalmā, un konteinerā drīkst mest to un nedrīkst mest šito. Jo bieži mēs nonākam pie tā, ka konteiners parādās pagalmā, iedzīvotāji par to nezin, ko tur drīkst mest, uzlīmes viņa nelasa, un tad loģiski viņi met iekšā visu iespējamo, un nama apsaimniekotājs pieņem lēmumu, vai drīzāk lēmumu pieņem par to, ka iedzīvotāji negrib šķirot, un konteineru noņem nost. Līdz ar to tad iedzīvotājiem šī iespēja tiek noņemta.
Bet es teiktu, ka tas mazais solītis, ar ko vajadzētu sākt, pirms mēs uzliekam konteineru, mēs iedzīvotājiem, viņš pirmkārt informējam par to, kas tur parādīsies, un droši vien kaut kādu laiciņu pirms tam izglītojam, kad šķirot drīkst to un to un to, un arī tajā brīdī, tad, ja kaut kas nav kā vajag, kad nama apsaimniekotājs padod informāciju iedzīvotājiem, vai tās ir bildes, kas viņiem tik nodrošināts, vai kas cits, bet tie soļi it kā ir maziņi, un liekas, uzlikt konteineru, priekš kam vēl kaut ko citu darīt. Uzlikt konteineru stāv, lai meklē informāciju, kā viņu lietot, bet tas pirmais solīts pirms, es teiktu, kad viņš izšķir visu iedzīvotāju šķiros vai nešķiros. Un kādā kvalitātē viņi to darīs. Jā, droši vien, ka ir tā, ka tie mazie soļi, kā jūs varbūt redzat savā praksē, mazo soļu nozīmi. Redz, es nestrādāju tieši savā darbā ar atkritumu šķirošanas jautājumu, es vairāk strādāju ar kā nepatērēt un kā veicināt šo te kultūru. Un tas, ko mēs darām arī šūnā, mums ir katru piekdienu arī bezatkrituma darbnīca, tā mēs viņas esam nosaukuši. Un tas mērķis ir uzlabot un noturēt šīs te prasmes vispār salabot, tad atteikties no jauna pirkuma, bet paskatīties, kā mēs varam lietām paildzināt mūža ilgumu, kā mēs varam svētkus svinēt bez nopirkšanas, jo bieži vien mums tie svētki pārvēršas par tādu kaut ko jaunu vajag nopirkt, un tad mēs izjūtam laimi. Tas, ko mēs darām arī, piemēram, pilsētas svētkos, mēs organizējam darbnīcu, un lai tam bērnam, atnākot uz pilsētas svētkiem, lai viņš uztaisa sev kronīti no otrais lietojamam materiāliem, un viņš ir laimīgs. Tad, tā laime nav nopirktā laime, ja tā nav tā laime, ka mēs iztērējam naudu, kaut ko iegūstam, bet ka mēs radām kaut ko un mazu laimīti iegūstam. Tas ir tas, ko es daru Cēsis pašvaldībā, un nākamā, tas nav mazais solīts, tas ir lielā lieta, mēs gribam aprites centru veidot, mēs jau viņu veidojam Cēsis pašvaldībā, mums būs šķirošanas laukumā arī aprites centrs, lai tās mantas, kuras mēs šobrīd izmetam sadzīves atkritumos, lai viņas, ja viņas ir derīgas, tad viņas ir apritē. Un tas ir vēl viens veids, kā izvairīties. Bet tas neatrisinās šķirošanas jautājumu, jo šķirošanas jautājumā mēs vairāk runājam tomēr par iepakojumu. Bet jā, te ir tie solīši mācīties būt laimīgam, nepatērējot. Ilina, tās ir pilnīgi manas sirds ejūtas par to, ka bērniem mācīt radīt pašiem, nevis patērēt, gan pasākumu radīt pašiem, gan viņu radīt ilgtspējīgu, gan arī par otru elpu. Bet tas par tiem maziem solīšiem, ko es sev šodien pieķēru pie domas, par te apziņas, es braucu ar vilcienu uz šejieni, un es jau gāju uz kasi pirkt biļeti, un tad es atceros, ka man taču ir mobila aplikācija, un ka tu nemaz neradi to atkritumu. Protams, mēs varam runāt par datu resursu un tādu pusi otra, bet jā, ka tu jau veido to apziņas līmenī, ka tu nemaz neradi to atkritumu patērējot. Man patīk arī tas, ko Lāsa minēja, nedaudz varbūt par to emocionālo pusi. Kā jums šķiet, vai cilvēki ir iemācījušies, vai cilvēki prot būt priecīgāki un laimīgāki par to, ka viņi ir izdarījuši kaut ko labu apkārtējai videi. Un arī kaut kādā mērā līdz ar to arī sev, jo būtībā cilvēki bieži vien ir egoismi. Viņiem, tā kā pēc būtības, zinot, ka tu jutīsies labi, tu varētu arī rīkoties labi, jo tu zini, ka tu jutīsies labi. Es tā kā sarežģīti pateicu, bet tas ir tas stāsts par to, ka mēs, piemēram, tāpat kā es braucot ar gauju, piemēram, laivām, kas arī ir tāda nopietna problēma, kur cilvēki joprojām ne visi ir iemācījušies, ka atkritumēs sevis ir jāsavāc un ko atnes to aiznes, vai ne, un ka tev ir visi tie mēsli arī jāiznes projām, un ka, piemēram, izkāpjot krastā un ieejot mazliet dziļāk, tad tur ir atkritumi, diemžēl kaudzes un stikli un visādas briesmu lietas, ja. Un tad es to savācot vai vēl pasakot draugiem, kas arī varētu savās laivās ielikt un to izvest ārā, es pēc tam jūtos labi, jo man liekas, vismaz 1 kvadrātmetrs ir kļuvis tīrāks, un man ir tā prieka sajūta, tajā brīdī laimība tāda, ka tu esi it kā kaut ko labu izdarījis. Vai cilvēkiem tā laimības sajūta ir svarīga, vai cilvēki ir apzinās to, ka viņi var justies labi arī darot labas lietas, arī šķirojot visas šīs te komponentes? Kā jums šķiet, Elīna? Man liekas, ka noteikti tas ir viens no faktoriem, kas mudina cilvēkus savākt pēc citiem it īpaši, un darīt labas lietas vidē. Bet, ir jāatcerās, ka
atkritumu radīšana, atkritumu šķirošana ir pēdējais posms patēriņa sabiedrībā. Un tas sākas ar to patēriņu pirkšanu, un mums iespējams, ka sabiedrībā bišķi vēl jāizslimo, ka mums, lai mēs būtu laimīgi, jānopērk kaut kas sevi, jāpalutina vai statusam vajadzīgs. Bet tas viss iet uz labo pusi, un arī piedaloties aprits hakatonos jauniešiem, arī tās idejas ir ļoti daudz, kā to kopienu padarīt labāku, kā samazināt atkritumus, jo tas bieži vien ir tāds visas sistēmas, visas kopienas jautājums, nevis tikai par atkritumiem, bet par to, kā mums kopā labāk dzīvot. Jā, tādas zaļās apziņas veidošanas. Mums jau patīk teikt, ka mēs dzīvojam zaļā Latvijā, bet nevienmēr izprotam, kā to mēs varam noturēt ilgtermiņā, vai ne? Kā ir tā mazajām laimītēm? Man liekas, tavos vārdos bija tā atbilde brīvprātība. Jā. Un tas ir tas, kas man ļoti uzrunā arī tagad izglītības akcelerators ir vieši to ministra kabineta noteikumu STEM-am ir 1/4 daļa par pilsonisko līdzdalību un arī NVO sektoram ir iespēja iesaistīties. Un man liekas, ka tas būs tas stāsta sākuma punkts šim ceļam, kad tu jau ieliec iekšā bērniem to brīvprātību un to laimību, kā tu teici, jā, no tā, ka tu dari labāku pasauli, nevis, ka tu tikai caur ego es gribu būt labāks, bet uz ekosistēmu, kā padarīt pasauli labāku. Un tas jau ir tas, kas jāieliek tajās vērtībās sākumā. Nu jā, Imants Ziedonis jau ir teicis, nav tāds viens liels laimes, ir tikai daudz mazu laimīšu, un tas ļoti sajiet kopā tiešām ar līdzdalību, līdz atbildību. Valsti veido nevis politiķi, bet mēs veidojam valsti, un ja mēs veidojam paši valsti, tad mēs arī paši tur nepiesārņojam. Un tas ir, man liekas, tāds ļoti liels kumos, kurš mums visiem pamaziņām ir jānoēd. Nu jā, un tad droši vien ir tā, ka mēs runājām par to apziņas veidošanu, paradumu veidošanu, ka mums ir jāsaprot, ka tas arī kaut kādā mērā var dažkārt būt kā domino efekts, vai ne? Ja mēs esam ģimene, pie ģimenes draugiem, skola, ka tas tomēr veido to visu, tāpēc, ka katrai tā iedvesmas runai vai sarunai pat ar kaimiņu var būt ļoti liela vērtība, un mēs varam tiešām padot citiem šo informāciju arī savā ikdienā, kas ir svarīgi. Mēs esam sociālas būtnes, un mēs skatāmies, ko dara draugi, citi. Jā, tieši tā. Par tiem mazajām laimītēm. Te es gribētu mazliet gan vēl šo jautājumu vēl pavērst to citādāk, par to pieredzi ilgo šajā jomā, un jau skatīšanos uz visu no tādas vēl pavisam citas un tādas lielākas perspektīvas. Kas varbūt pašai ir tās mazās laimītes, arī skatoties uz tiem sava darba augļiem. Un tad, kad, jo tev sacīja, ka tev jau tas ir viss tāds paradums, un ar citiem runājoties, un mācot citiem, un strādājot pie tā ikdienā, un jau zinot, un to, kā savā apziņā jau iedēs to, tā jau ir tāda ikdiena. Bet kas ir tās mazās laimītes, varbūt ikdienā redzot, kas notiek apkārt? Es teiktu tas, ka mēs ļoti daudz ko ikdienā daram, lai iedzīvotāji mainītu paradumus, lai mūsu darbinieki mainītu paradumus, un tad, kad viņi to uzsāk darīt. Piemēram, tad tāpat šķirot prasmi, kad iedzīvotāji sāk lielīties ar to, cik viņi daudz ir sašķirojuši gadu laikā, droši vien, kad tās ir tās mazās laimītes, un tā apziņas ar to, ka tomēr mēs domājam, ka mēs daram labu darbu. Ja mēs lielamies ar to, tas nozīmē, ka mēs daram labu darbu. Otra lieta, mums ir 2 apmaiņas punkti lietotām precēm un lietām. Vienā mums ir tā kā būvniecības lietas neizmantotās, iedzīvotāji nes un lieto, un otrais lieto, un arī otrs, kas mums ir Vietālas ielā, tikko atklātā atjaunotā šķirošanas laukumā. Pirmkārt, viņš ir ļoti skaists un vizuāli pievilcīgs, un iedzīvotāji speciāli brauc skatīties šo laukumu kā paraugu laukumu, bet viņi arī apmainās šīm lietām. Un tas, ja tu saproti, ka tā tava manta vēl ir derīga kādam citam, un tas cits atbrauc, viņu paņem bez atlīdzības, es domāju, ka tā ir vēl viena ļoti laba lieta, ka tu domā, ka tā tava manta kādam vēl noderēs. Nevis izmet kaut kur, vai tiešām bēniņos, vai pagrabā noliec, varbūt tās, ka kādreiz kāds paņems un pēc tam izmetu tāpatās atkritumos, tad tas, ka mēs atkritumus arī, mēs neesam tikai atkrituma apsaimniekotājs. Pirms 10 gadiem, kas atnāca, mēs vairāk domājam par to, ka mēs pārdājam atkritumus, bet šobrīd mēs runājam par atkritumiem kā vērtību, kā resursu, un domājam, ko ar viņiem varētu darīt, lai viņi netiktu noglabāt. Līdz ar to arī atkrituma apsaimniekotāji kā uzņēmumi ir ļoti būtiski mainījuši šo savu fokusu, vairāk domājot par vidas ilgtspēju
un mazāk domājot par tīri tehnisku atkritumu pārvadāšanu un arī tās investīcijas, kas tiek ieguldītas, lai mēs brauktu ar tīrāku transportu, labāku transportu, lai mazāku kaitējumu vidē mēs nodarītu. Es domāju, ka tas ir ļoti, kādam varbūt tās ir mazās laimes, mums tās ir pamatīgas investīcijas, un darbiniekiem tās ir lielās laimes, jo pie tām mašīnu stūrēm mums brauc darbinieki, un ar katru jauno transporta līdzekli, kas ienāk mūsu ikdienā, arī mēs rūpējamies, lai tie darbinieki strādātu labākā vidē. Līdz ar to atkritumi no vienas puses ir atkritumi, bet no otras puses mēs ļoti daudz strādājam ne tikai pie cilvēkiem, kas mums ir apkārt, bet arī cilvēkiem, kas strādā ar šiem atkritumiem. Un katra šī pieredze vai katrs šis gadījums, kad kāds tas pats birojs paņem pieredzi no mums, kā bioloģija birojā var šķirot, tas ir brīnišķīgi, kad redz, ka to var darīt un to vajag darīt. Tikai jautājums, vai vēlam to darīt. Nu, vēl tojoties jau diskusijas noslēgumā, mēs sākumā runājām par tiem galveniem šķēršļiem, kas varbūt ir tie, kas iedzīvotāju šķirošanas paradumus padara sarežģītākus vai dažādi negribēšana, nevarēšana. Nu, kā jums varbūt šķiet, varbūt tā jau secinot, kas tad būtu varbūt tas viens galvenais šķērslis, teiksim, galvenais šķērslis, kuru novēršot būtu tas vislielākais ieguvums? Līna. Man liekas, ka šī problēma ir tieši tik kompleksa, ka viens šķērslis nerisinās to visu. Kopums, jā. Bet tiešām tā pieejamība šķirošanai publiskajās vietās būtu tāds viens liels posms, jo patiesībā jau mums kaut kur tīpaši vecākai paaudzei gēnos ir tā šķirošana, tā prātīga apiešanās ar resursiem, tā apratīguma domāšana, un mums vajag vienkārši atdzīvināt šo prasmi šķirot un pareizi apieties ar lietām. Kā jums šķiet? Man liekas, vienkārši mums jābūt ir pacietīgiem un ļoti labi jādara savs darbs. Jāturpina darīt, respektīvi to, ko mēs jau... motivētiem, nepārtraukt, vai turpināt vienkārši, jo tiešām tās pārmaiņas, paradumu maina, prasa laiku un jābūt ir vienkārši pacietīgiem un jāturpina tie, kas ir atbildīgie iesaistīti šajā te procesā, vienkārši jāturpina darīt savs darbs un man liekas, ka tad arī bišķi laikam arī vajag paiet. Un pieņem to, ka vajag laiku, lai tas ir. Jo citreiz mums jau ir tas cilvēciskais faktors, ka man vajag tagad un tur līt, vai ne, lai tās pārmaiņas notiek, bet pieņem to, ka tas tik... Vienkārši smagi, jo tas kalns jau krājās. Kalns jau krājās, vai ne? Tā ir, Irina. Man liekas, tā atvērtība kaut kam citam nekā es domāju. Piemēram, iedodot papildu laimīt, tad, kad ir tie maiņas punkti, mēs ir ar mazajiem... Viņiem negribas dot to savu, viņiem ir tāda saikne, un tad viņš tā kā tomēr pieņem to drosmi un atnāk, un ka tas ir tāds apziņas jau sēkliņa, tas nav tikai tā kā resursu un ekonomija, bet tas ir arī tādā jau dziļākā līmenī, un tā ir tā atvērtība, uzticēšanās. Sadarbība starp vairākām starp vairākām, neteikšu pat kopienām, pašvaldība, valsts, iesaistītajām pusēm. Un tajā brīdī, tad, kad mēs visi runāsim vienā valodā un sadarbosimies un klausīsimies, kāpēc mums kaut kas ir jādara, mums ir runāšanas un klausīšanās vaina lielāka nekā darīšanas vaina. Tāpēc kopīgā sadarbība, jo aktīvāk pašvaldības un valsts un atkrituma apsaimniekotāji un atkrituma apsaimniekošanas reģionu kopā strādās, jo lielāks būs iegūms un ātrāk mēs iedzīvotāji šīs paradumus mainīsim. Jo, kā es teicu, runāt mēs, protam, jautājums, vai mēs klausamies un daram beigās. Un tad kopīgi strādājot, mēs arī šo varētu mainīt kārtību, kādā mēs atrodamies šobrīd. Šis ir arī ļoti svarīgs aspekts par šo savstarpējo sadarbību, bet, piemēram, šobrīd jāraksturot uz sadarbību ar kaut kādu 1 līdz 10 atzīmi, kāda tā būtu? Es liktu 7, tāpēc, ka katrs dara no savas puses ļoti daudz, varbūt tās, ka tas nevienmēr sanāk vienoti un vienā laikā. Visdrīzākais, ka mērķis visiem ir vienāds, bet droši vien, ka resursu mazāk mēs tērētu tajā brīdī, ja mēs visi vienlaicīgi kaut ko darītu mērķēti. Un es neteiktu, ka ir slikti, nav slikti, ir labāk nekā bija sākotnēji. Un arī mēs redzam, pēc vidas tīrības Latvijā viņi noteikti ir tīrāki nekā daudz viet citur Eiropā. Tad septītniekus ieliktu, bet nevis tāpēc, ka būtu galīgi slikti, bet katrs dara savā šūnā kaut ko citu. Viens šobrīd par to domā, rītā domās par bioloģiju, parīt vēl kāds domās, un varbūt tās, kad domas un idejas ir vienādas, tikai resursus vajadzētu apvienot vienā.
Nu, noslēdzot arī šīs dienas stāstu, varbūt tāds, mēs redzam, paskatāmies aptaujā šobrīd nešķiroja vispār ir 8%, šķiroju dažus atkritumu veidus ir 56, un tad 36 ir tie, uz tos mēs varam nodēvēt par profesionāļiem, ja, kas ir šajā jomā, kam iespējams ir skaidra sapratne, skaidrs kāpēc, skaidrs ko un kā darīt. Bet tiem, kas varbūt ir tajā domāšanas procesā un varbūt vēl ir tā neziņa, un kas varbūt būtu tas, ko jūs varētu sacīt, kas būtu tāda viena varbūt konkrēta darbība, ko katrs var sākt darīt jau rīt, vai ne, pat ne rīt, šodien. Kas, ko var sākt darīt šodien? Nu, kur ir gatavi sākt? Nu, man liekas, ka vienmēr visiem tā kā standarta lieta, ja tu vispār nešķiro, ir tiešām sākt to papīru un plasmasu nošķirot. Jo tam tev nevajag pat urnu, tu vari salikt vienkārši kādā kastē, izlietot to papīru, arī iepakojumu saplacināt. Un tas būs tāds mazais solis, bet kas dos arī to pārliecību, ka es varu šķirot un ka tas nav tik grūti. Jā. Nu, kura būs nākamā? Ļoti grūti dot konkrētu atbildi, jo nevar jau zināt, ko tieši, kas tieši ir tas traucēklis, kas tieši jāšķiro. Nu, cilvēkam, kurš, pieņemsim tā, par to vispār nav domājis ikdienā, ka tas nav bijis viņa dienas kārtībā līdz šim. Un tad viņš pēkšņi dzird šo diskusiju un saprot, ka kaut ko vajadzētu sākt darīt. Kas būtu pirmais solis? Zvana Lāsmai. Piesakies uz vakariņām. Negluži, bet jā, tā kā aiziet paskatīties kādu pieredzi un saprast, ka nav nemaz tik sarežģīti. Jā, Irina. Es iedomājos, varētu apmeklēt mājaslapu, kā bija Vides pratība. Vides pratība apmeklējam. Jā, un tad es iedomājos, ka tur ir kāda viegla spēle, kurā tu vari iemācīties pamatlietas. Pamatlietas iziet cauri, vai ne? Jā. Un tad padomā, cik liela tā platība, ko tu vari savā īpašumā īstenot. Domu biedrs atrast. Pamēģināt izpildīt kādu arī klimata pēdas testu, kur arī ir atkritumi jautājumi iekļauti. Ir daudz dažādas lietas paskatīties, vai ne, vispār tādas pamatprincipus par atkritumu šķirošanu. Var arī, dažādas arī nevalstiskās organizācijas, kurām arī ir dažādas lapas, kurās ir daudz izstāstīts, piemēram, par to pašu bioloģisko atkritumu šķirošanu. Ir daudz dažādi padomi, ko var mest, ko nevajag mest arī kompostos un tā tālāk. Kāds tad būtu tas padoms varbūt no tās puses? Vides pratība noteikti jāpaskatās, bet ir viena lieta, ko mēs visi varam šodien sākt darīt. Nelietot vienreiz lietojamos traukus. Tā ir viena lieta, ko mēs visvieglāk varam ikdienā darīt. Nopirkt daudzkārt lietojumu kafijas krūzīti un to izmantot, jo tas posts, ko mums vidē nodara šie vienreiz lietojamie trauki, ir ļoti liels un risinājumi ļoti viegli. Un tas būtu droši vien pats vieglākais, ko mēs ikdienā varam darīt. Sākt ar ikdienas tēju vai kafiju daudzkārt lietojamā krūzītē, nevis vienreiz lietojamā. Pats vienkāršākais. Es pat negaidīju šo ieteikumu, godīgi sakot, un es esmu priecīga, ka tas ir izskanējis, jo mēs nemaz tiešām neaizdomājamies par to, cik daudz vai ne šo kafijas un visur notiek. Tas ir milzīgi, tas ir tie atkritumu. Ja mēs runājam par to sadalījumu, tur ir tā ir tāda nopietna komponenta, tad sanāk, ja, principā tas šīs te vienreiz lietojamās Viņas nav pārstrādājumas, pirmkārt, rada ļoti lielu vidas piesārņojumu. Mēs redzam, tāpat kā izsmēķis, droši vien arī krūzītes mēs redzam visur, un tā noteikti ir viena lieta, ko mēs varam kopīgi darīt, un tur gan nevajag daudz ieguldīt laika vai resursu, lai pamainītu vienu mazu ieradumu. Absolūti, vai ne? Šodienas dienai turpinoties ir piekdienas skaistas, saulaina diena. Novēlējums visiem tiem, kas mūs skatās padrusciņai no katras. Ja nav vēl tā krūzīte iegādāt, tad jānopērk, vai ne? vai jāizņemās. Jā. Tā. Irina? Varbūt padomāt soli pirms. Pirms mēs nonākam pie tā atkrituma vispār, jā? Ka mēs jau sākam domāt par to, ko mums vajag, vai mums vajag. Jā? Labi. Elīna? Man arī gribētos teikt par to pārdomāto patēriņu, pārdomāto ražošanu, vai visu, ko mēs nopērkam, mums vajag, vai varbūt mēs varam aizņemties no kāda cita. Un tā patiesībā vēl stiprināt arī savas sociālās saites un piederības sajūtu.
mums vēl līdz jūnijā, vēl līdz jūnija beigām šūnu strādāt. Es tieši gribēju sacīt, es teiktu, ka tas, ko es varu novēlēt ikvienam, lai kaut viena ģimene, kaut 2-3 ģimenes atbrauc līdz cēsīm, ne tikai apskatīt cēs, bet arī šūnu, līdz ar to lieliski vieta, kur satikties, un līdz jūnija beigām noteikti šeit ir diezgan plaša programma, ko iedzīvotāji un ģimenes var apmeklēt, tāpēc droši. Jā, un tiešām domāt par to, ka mēs tos savus, ka dažkārt pat ieradināt sevi pie tā, ka tas pie tā nav jāpiedomā, darot lietas un domājot gan par vidi, gan par visu apkārtējo pasauli, kā mēs varam tiešām kļūt draudzīgāki videi. Un es jums tiešām gribu sacīt lielu paldies par šodienas stāstiem, un arī tas, kas šeit izskanēja arī par to atkritumu vispār stāsta maiņu, vai ne? Ja mums agrāk atkritums bija kaut kas atkritums, tad tagad arī apzināties, ka mēs to varam kaut kādā mērā arī šķirošanas procesā padarīt par vērtību, kas ir vērtība, un principā domājot arī par to, kā to neradīt, un tad reizē ko pēc tam ar to darīt, un vienkārši padomāt par to, kur tas atkritums nonāk tālāk. Vai jums jau mājās ir lupīnu pušķis? Sāks tulīt ziedēt, vai ne? Sāks ziedēt, jau ir vietas, kur zied. Jums ir mājās lupīnu? Nav vēl arī? Nav. Rīgā nav. Rīgā nav vēl, jā, bet es redzēju jau Instagramā. Ja Instagramā, tad ir. Var sakot, dažās mājās jau ir lupīnu pušķi, bet es pieļauju, ka daudz zina, kas ir lupīns, vai ne? Nu, kā var nezināt, vai ne? Bet, lupīns arī ir viens no tiem stāstiem, kas, Latvijā ir aktuāls, ja mēs runājam par dabas daudzveidību un lupīnu dažkārt iepirināšanos, piemēram, dabiskajās pļavās. Līdzīgs, starp citu, labi, tagad noteikti es zinu, ka jums vēl Kanādas zelta slotiņas nav mājās, nav vēl. Tās ir uz rudens puses, man šķiet, jā, kad arī mājās parādās tās tādas skariņu puķītes, bet kas varētu gan būt tiem, kam ir tās privāta mājas, ir jau tie Spānijas kēlgliemeži, vai ne? Tie ir aktuāli arī veidi, ko ar tiem darīt, bet tie šeit ir atnākuši neaicināti. Tāpat kā, starp citu, arī jaunatsuņi. Vienreiz es, starp citu, tādu satiku un nezinot, vispār nesaprotot, no sākuma, kas tas ir, es pat viņu glābu. Un tad tikai pēc tam es dabūju kritiku, es esmu glābusi invazīvo sugu Latvijā. Jā, un es nesaprotu, bet kā tajā brīdī arī man bija tāda dilēma, kā rīkoties tajā brīdī, kad tev ir dzīvnieciņš un ka viņš ir invazīvā suga, bet tu īsti nezini, kā ir tās pareizās rīcības, vai ne? Bet šis ir tāds absolūti fantastisks temats, par ko tad šeit arī nākamajā piekdienā pulksten 10 šūnā tiks diskutēts, tā kā noteikti pievienojieties, tur tiks runāts par šiem tiešām jautājumiem, kas ir Latvijā aktuāli, jo ir skaidrs, ka visticamāk vaļā mēs no tiem arī tā īsti nevarēsim tikt, bet ko tad darīt un cik liela problēma tā ir Latvijā, par to tad nākamnedēļ arī šeit šūnā tiks runāts. Noteikti nāciet šeit, iepazīstiet šīs telpas, tūlīt mēs tos aizkars, te vērsim vaļā. Paldies tiešām Klīnēr par to, ka runā un domā par šīm lietām un ka mēs kopā varam sabiedrību padarīt labāku. Tā kā jābrauc uz cēsīm, jābauda vasara, pavasars, jāatnāk uz šūnu un jāpiedzīvo arī tiešām informatīvas telpas skaistums, jo šeit ir skaisti. Jūs varbūt neredzat griestus, bet jums jābrauc skarīties uz griestiem. Paldies jums liels par piedalīšanos šajā diskusijā, lai burvīga diena gan jums, gan arī tiem, kas mūs skatījās. Uz tikšanos!